Mans vārds ir Gatis Arājums, kompānijā Schneider Electric strādāja jau 30 gadus, atbild par produktu attīstību Baltijas valstīs. Un šodien mēs interesanti parunāsim par elektroautomobīļu uzlādēm. Pirmais mans jautājums ir, cik daudz no jums lieto elektroautomobīļus? 1, 2, 3. Nu, redziet, mēs lēnām virzamies tādā virzībā, kura no vienas puses būs neatgriezeniski, lai arī cik tas dīvaini skanētu, lai cik mēs ļoti to negribētu, jo tā manā skatījumā lielākais bloķējošais faktors ir tas, ka mums ir jāmaina savu paradumu. Un mēs to negribam darīt. Tas ir cilvēkam raksturā un īpašībās, ka viņš negrib mainīt savus paradumus. Tā ir paraduma maiņa, un manā skatījumā tikai un vienīgi. Kāpēc tas saucās par paradumu maiņu? Būtība ir tāda, ka mēs runājam par klasisku automobīlu. Mēs esam pieraduši tā, mēs ielējam bākā benzīnu, braucam, benzīns beidzās, ielējam. Teorētiski ir tā, praktiski ar elektroautomobīlu ir tā, ka viņš tiek lādēts tādās vietās, kur viņš atrodas. Ja? Tā ir tā starpība. Jūs atbraucat uz darbu, jūs uzliekat lādēt, bet viss ir arī atkarīgs no tā, cik daudz jūs viņu lietojat. Jo ir jāsaprot to, ka šie elektroautomobīļi ir dažādi. Un pirmie, kas pie mums parādījās un ko šeit ļoti intensīvi Baltijas valstīs lietoja, tie bija mazi nelieli pilsētas tipa elektroautomobīļi, kur pēc tam rādīja, kā no ar viņiem tur var aizbraukt uz Liepājai, kā no ar viņiem tur mēģināja nezinu, ko tikai nesadarīt. Bet īstenībā viņš paredzēts tāds, ka tu dienā nobrauc aptuveni 100 km un tur arī viņi lieto. Un mājās uzlādē vai arī darbā uzlādē un tā tālāk. Viņiem tas akumulātoru baterijas nav lielas, viņi nav paredzēti tādam darbam, kam mēs gribam. Tas pats ir jums, ja jūs strādājat kā elektriķis, diez vai jūs ar lāpstu sadalu skrūvējat. Vai arī otrādi, ar kamazu bērnus vedat uz bērnu dārzu. Katrai lietai ir pielāgotas kaut kādi elementi, ko mēs arī izmantojam. Tas pats ir ar visu šo infrastruktūru, kas ir saistīta tieši ar elektroautomobīļu uzlādu un elektroautomobīļu lietošanu kā tādu. Un tad pirmā un svarīgākā lieta, ko mēs runājam, tas ir, lai slādējamies tur, kurš mums tagad tā baigi lec? Kā viņš man te nesmuki lēkā. Kur tad mēs ar to elektroautomobīlu lādējamies? Mēs lādējamies mājās. Bet mēs runājam par mājām, tad kāds ir galvenais izaicinājums, kas mums mājās ir nepieciešams? Kas mums rada lielākās problēmas ar to, lai mēs veiktu šo uzlādi bez kaut kādām problēmām priekšlietotāji? Pirmām kārtām tas ir jaudas trūkums. Cik liels ir elektrotīkla pieslēgums? Mēs runājam par privāto māju, klasiskā veidā, kam ir mājas, kurš var pateikt, cik liels ir pieslēgums? Tāds klasiskais pieslēgums. Es varu minēt no savu personiskā piemēra. Man mājās ir kad Latvijas Energo atceraties, ja lika saules paneļus, tad tur bija viens brīdis, kad ja jums ir 10 kW paneļi, tad jums vajag vismaz 2 kāršu to pieslēgumu, un viņi paspieda man līdz tam 32 uzlikt, ja man bija 25, kurš man teorētiski arī šobaldienu būtu pieticis. Bet es nesteidzos ar to atteikšanos atpakaļ, viena iemesla pēc, jo šobrīd man mājās ir 2 elektroauto, siltumsūknis, turku pirts ar tvaika ģeneratoru 5 kW 3 fāžu, plus saules paneļu sistēma apmēram uz 10 kW un 2 elektroauto uzlādes, katra pa 11 kW. Tāda interesanta sistēma. Tagad jautājums, kas notiksies tad, ja es visu to ieslēgšu un vienlaicīgi? Es eju pirtī, man lādējās 2 elektroautomobīļi. Kā jūs sadalīsiet pa fāzi? Viss teorētiski elektroautomobīļu uzlāde 3 fāžu, turku pirts ir 3 fāžu, labi siltumsūknis tas ir 1 fāze, bet viņam boosters ir 3 fāžu. Tā kā tas pīķis man tur var pienākt ļoti ātri, un tas lielais automāts izsitīsies 1 un 2. Tad, kas ir šī gadījumā svarīgi, lai šis automāts tomēr nenostrādā?
Jā, teiksim, cik man svarīgi ir tā elektroautomobīļa uzlāde? Kā jums liekas? Mēs ar sievu dzīvojam, Pierīgā. Labi, mēs braucam uz Rīgas. Bērni katru dienu vadāja šurpu turpu uz skolu. Jā, skola mums piņos. Vismaz jau 10 km, 20 km dienā, tas man ir garantētais jau. Jā. Izbraukt Rīgu, jā, teiksim. Bet man ir priekšrocības. Es aizbraucu uz sievu, piemēram, izdomāju tā, ka viņa lādējās darbā. Mums ir darba, atrodās uzlādes stacija, jā, teiksim, piebrauc, izlādās, viņa uzlādēs. Principā viņu var uzlādēt nedēļai. Ja viņi nebrauc kaut kāds tālāks garus gabals. Mums bija man pēdējais tagad bija brauciens uz Kauņu, Kaunas Tehniskajā universitātē notiek fórums. Man ir jādiek līdz Kauņai. Es domāju, tas var aizbraukt taisno līdz Kauņai. Mašīnai ir 420 km šobrīd ziemas apstākļos, ko viņi rāda. Pie patēriņa ap 20, un pie tam vēl tas ir pilns komforts. Es nerunāju par to izslēgtiem šitiem kondicionieriem, es vispār aizmirstiet par to. Tāds komforts, kā šobrīd ir elektroautomobīli, un ko var nodrošināt, tas ir no rīta es ceļos, man mašīna vienmēr ir silta. Pat stūri ir silti, jā, es sēžos komfortā, es braucu, es vispār čībās braucu pat šitādā sniegainā laikā, jā, man sieva saka, kāpēc tu nevelc tur kaut kādu jaku, vai ko, kāpēc mašīna silta, es izbraucu. Tur 3 minūtes, man 1 minūte iekāpt mašīnā, izkāpt sētā, jā. Es mierīgi aizbraucu līdz Kaunas universitātē, jautājums, jā, kur uzlādēties? Protams, tas ir bišķi jāplāno, tā ir lieta, kas tev jāskatās, jo par ko es esmu pārsteigts, ļoti intensīvi šobrīd attīstās tas tirgus. Vienīgā nelaime un traucējušais faktors, kas notiek ar šo te uzlādi, ir tas, ka mums vajadzīgs ir 101 aplikācija. Tas ir vienīgā nelaime, jā, jo teorētiski ir tā, kad no pagājušā gada vidus, jau teorētiski līdz 27. gadam, Eiropā visās uzlādes stacijās, kas ir lielāk par 50 kW, ir jānodrošina alternatīvas maksāšanas veids. Ko tas nozīmē, ka jūs ar kredītkarti vienkārši varat samaksāt. Mans piemērs bija brauc Francijā, jā, jūs piebraucat benzīntankā, es pat neteikšu, ka tas benzīntanks. Tur ir benzīntanks un vienā pusē ir elektroauto uzlādes. Jūs pieiet ar kartiņu, pik, ieliekat pistoli, jā, aiziet, padzerat kafiju, jūs atnākat, jums mašīna ir uzlādējusies. Jūs pik, un braucat tālāk, samaksājat 12 eiro un viss kārtībā. Braucat atkal savus 300 km. Jūs pat to, pēc 300 km ir tā, ka, principā, jūs gribat to pauzīt, jums viņa ir vajadzīga. Tas pats ir braucot līdz Kauņai, jā, teiksim. Es mierīgi aizbraucu pretī Kauņas universitātē lielveikals, lielveikalā atrodas lielās uzlādes stācijas 200 km, man pat nevajag ātro uzlādi. Šī gadījumā man bija 3 stundas, kur man vajadzēja nolasīt lekciju, un pēc tam atgriezties atpakaļ. Man jau telefons paziņoja, ka man automobils uzlādējas pēc 1,5 stundas. Jā, pilnu ciklu, jā, teiksim, pat neuzsildot akumulātoru, jo šobrīd ir vairāk šie kaitinošie faktori, teiksim, kad cilvēki neņem vērā to, pieņemsim, jo elektroautomobīļiem visiem jaunajiem uz šobrīd ir tāda lieta, ka jums ir jāsagatavo baterija. Ātrai uzlādē. Ja jūs kaut kur steidzaties, pieņemsim, viņā pat aplikācijas ir, kur jūs varat plānot savu ceļu, ja jūs ieliekat šos te punktus, kur jūs brauksiet, un viņš pasaka, jums vajag iebraukt tur uz 5 minūtēm uzlādēties. Ko nozīmē 5 minūtes? Cik daudz mēs varam dabūt 5 minūtēs, kā jums liekas? Atkarīgs no lādētāja, atkarīgs no automobīļa gatavības ņemt pretī to. Tas ir viens svarīgs moments, ko daudz cilvēku nezina. Viņi nopērk elektroautomobīlu, viņi domā, viņi piebrauks pie 200 kW uzlādes stacijas un tūlīt uzreiz viss notiksies. Nē, tā nenotiekās. Ja? Ir jaunās paudzes, pieņemsim, ID4 šobrīd ņem pretī arī pie noteikta akumulātora jau kapacitātes, ka tā ir zem 20%, tā kā mašīnai, ka jums bāki ir tipa iedegās lampiņi. Jo arī tas pats līdzīgi notiek šiem elektroautomobīļiem, viņiem pie 20 paliek 100 km nobrauciens, jā, viņiem iedegās, lampiņi, jums vajag tā kā uzlādēties. Tad tādā brīdī pie sagatavot akumulātoru 180 kW spēja dot iekšā, jā, tādā līknē, un praktiski ir tā, ka 10-15 minūtēs jūs varat dabūt līdz 80% uzlādē. Un kas ir 10 minūtes, 10-15 minūtes. Principā, manā pieredzē ir tā, ka, piemēram, zinu, pie Raganas, tur pie Elvī ir, jūs uzliekat mašīnu lādēties, ieiet veikalā, tur paņemat kaut kādu kafiju, ko iznākat ārā, jūs mašīna ir uzlādējusies, vienkārši atvienot, braucat prom.
Bet cilvēki arī brīnās, kāpēc pie tām uzlādes stacijām neviens tur nestāv. Tur nav ko stāvēt, jo visas tās jaudīgās stacijas, viņas praktiski 10 minūtes jūs esat uzlādējuši un braucat projām. Precīzi tāpatās bija pie tās Kaunas universitātes, bet es akumulātoru gan nesildīju šī gadījumā. Viņš salīdzinoši ātri to izdarīja un uzpildīja. Tas ir runājot par šo teorētisko daļu. Praktiskā daļa arī vēl varu pieminēt, kāds tad ir elektroautomobiļu patēriņš. Tāpat kā jebkurai vieglam automobīlim ir kaut kāds patēriņš, mēs kaut ko tērējam. Ja mēs runājam par vasaras laiku, tad es novēroju, ka tas ir apmēram 15 kW uz 100 km. Tā jūs rēķināt, cik jums daudz vajag uzlādēt mājas apstākļos. Vai jums vajag to ātro uzlādi mājās? Es redzēju, cilvēks saka, man vajag ātro uzlādi mājās. Priekš kam? Akumulators šobrīd automobīļos ir ap 80 kW, pēdējās jaunākās nāk ar 100 kW akumulatoriem, jau ļoti jaudīgiem. Ja? Un tad jūs rēķināt, cik tas ir attālums, ko var nobraukt. Ja? Un tad ir šis salikums. Šobrīd ziemas apstākļos šis patēriņš ir pieaudzis, jo es katru rītu lieku, lai tas automobīls man uzsilst. Ieslēdzās siltumsūknis, mašīnā uzsilst visi krēsli, stūre, es iekāpu siltā divānā, un braucu. Un plus tas komforts, klusums, plus otrs tā jauda, ko man kaimiņam ir Ford Mustangs. Vecais, viņš tur viņu glauda, viņš tikai pa vasaru izbrauc, tā skaņa, viņš tur brauc pa to ciematu, tādu, es saku, cik tev tur tā jauda? Viņš saka, 300 zirgi, es saku, braucam skrieties. Man arī 300. Tikai griezes moments cits. Kā jūs zināt, elektromotoram viņš ir no momenta, ja viņam tur vajag to motoru lielo 5-litrīgo uzgriezt, un tā tālāk, es braucam skrieties. Tā kā tā ir viena īpatnība. Labi, kā jau es teicu, viens no galvenajiem ir šis nodrošināt šo uzlādi mājās, teiksim, lai viņi būtu droši. Tad mājas apstākļiem, ko mēs piedāvājam, mums ir vairāk risinājumu, tas kopējais risinājums, ko mēs darām, mums ir vairāk, un viens no tiem ir šis Schneider Charge, ko mēs piedāvājam mājas apstākļiem. Kas ir interesants? Pirmām kārtām ļoti viegli uzstādāms, kas ir svarīgākais elektriķiem. Speciāli izstrādāt, kā jūs redzat, šeit ir speciāla vieta šiem lielajiem kabeļiem, pievienojam klemēm un tā tālāk. Elektriķiem ir speciāls instrukcijas, kā to izdarīt. Praktiski tur ir nepieciešams 5 minūtes, lai jūs viņu varētu pieskrūvēt un uzstādīt pie sienas. Otra lieta ir viegli palaist. Jums nav vajadzīgs datora pieslēgums, jums nav vajadzīgs nekas cits. Jūs izmantojat Schneider aplikāciju, kurā jūs pieslēdzaties. Mums ir viena aplikācija, ar kuru palaiž visas stacijas. Neatkarīgi, kas tā ir pa staciju. Kā jūs redzēsiet, mēs tālāk runāsim arī par profesionālām. Viņām izmanto vienu un to pašu aplikāciju. Aplikācija nav par maksu, viņa ir bezmaksas. Jūs varat izmantot... Ja jūs gribat, jūs varat reģistrēties, bet tad jūs saņemsiet kaut kādus jaunumus par kaut kādiem updateiem, teiksim, software updateiem un tā tālāk, bet jūs varat nereģistrēties, jūs varat izmantot šo aplikāciju pildīgi anonimus, kā saka, ja mēs negribat kaut kādu, jo šobrīd, kā jūs zināt, Eiropā ir ļoti skrupulozi cilvēki attiecās pret šiem personāliem datiem, kad, ja cilvēks negrib, viņš nedalās ar viņiem, viņš dzīvo kaut kur savā, teiksim tā, meža būdiņā un mierīgi ar to tiek galā, jā. Un tādā veidā jūs šo staciju varat palaist. Lai jūs viņu palaistu, tad pirmām kārtām ir tā, ka es nedaudz tālāk pastāstīšu par šo procesu, kā tas notiekās un kā tas darbojās un kādas lietas tad ir. Tad galvenais, kā jau es teicu, priekš elektriķi, kas šī gadījumā ir svarīgākais, protams, tas ir šis palaišanas, uzstādīšanas un instalācijas laiks. Ja? Kad ir viegli tikt klāt, viss ir saprotama instrukcija, ja, teiksim, uz šobrīd, kurš elektriķis var noskanēt QR kodu, ja mēs dzīvojam digitālā laikmetā, un jūs varat redzēt video pamācību par to, kā to var izdarīt. Ja jums nav skaidrs, ja, jūs varat ieslēgt video pamācību, tur jūs varat redzēt pilnu ciklu, kā tas notiekās. Un, protams, jūs varat dabūt arī atbalstu latviešu valodā, jo visas instrukcijas, ja jūs noskanēsiet šo kodu, teiksim, cilvēks saka, kāpēc kastē nav līdzi instrukcijas? Visas instrukcijas ir digitālā vidē, jūs varat dabūt instrukciju latviešu valodā un skatīties, kā to izdarīt un tā tālāk. Protams, tas ir uz jebkurām sienām, uz jebkura vietas un tā tālāk.
Lietotājiem nākošā svarīgā lieta ir tad, kad elektriķis ir pabeidzis uzstādīšanu, palaidis programmatūru un tā tālāk, ir lietotājiem. Tad ko tad dabū lietotājs? Šī gadījumā mēs varam piedāvāt dažādas aplikācijas, uz šobrīd viņas ir vairākas. Es personīgi izmantoju Vol aplikāciju. Viņa ir latviešu valodā. Ja, tā ir, nav mūsējā Schneidera, ja, bet viņu var integrēt šī te uzlādes stacijā. Ko piedāvā šī te aplikācija? Aplikācijā ir iespējas dažādas. Viens no variantiem, protams, ir standarta uzlāde. Jūs pieslēdzat, ja, un automātiski vai nu viņš uzreiz sāk uzlādēties, vai nu jūs liekat pēc kaut kāda laika perioda. Nākošais variants, ko jūs varat izmantot, ir uzlāde par lētāko cenu biržā. Šobrīd tas ir Nord Pools. Ja? Mēs dzirdējuši esam visi, kad parādās jau jauna birža tūlīt. Es nezinu, vai jau viņa ir vaļā. Dzirdēju informāciju, bet neesmu vēl manījis, bet tur kaut kādi 3 lielie tirgotāji sanāca kopā, vai taisam savu biržu. Mums bišķi šitā nepatīk. Ja? No vienas puses, no mums kā patērētājiem, es domāju, ka tas ir tikai labi, jo cenas likumsakarīgi ies lejā. Jo tikko ir konkurence, tā cenas mums brauc uz leju. Tas ir tikai forši. Šī brīdī tā ir Nord Pool birža, bet ir viena īpatnība. Ja mēs runājam par aplikācijām, tad mums ir jāsaprot šai digitālajā pasaulē. Labi, jūs esat šo te staciju pieslēdzis pie šī te cloud mākoņa, ja, lai jūs varētu attālināt viņai tā kā tikt klāt. Šī gadījumā tas mākonis ir šīs te Vol aplikācijas mākonis, ja, kurā tie dati tiek tā kā sakopoti un nolasīti, un tur viņi arī tiek darbināti. Bet, lai jūs varētu uzlādēt pa lētāko cenu, jums ir jāredz vēl arī automobīļa akumulators. Lai redzētu automobīļa akumulātoru, ir jāpievieno automobīļa profils. Likumsakarīgi visiem elektroautomobīļiem ir aplikācija, un viņš tā aplikācija ļauj integrēt. Tad notiek jau 2 aplikāciju tā kā saplūšana kopā. Bet tas vēl nav viss, lai jūs varētu veikt šo te Nord Pool uzlādi, jo tad, kas notiek, kas aplikācijas skatās elektroautomobīļa akumulators, piemēram, ir 10%, viņš skatās lētāko cenu un lādē tanīs stundās, kad ir šī lētākā cena. Un īsi pirms tam, kad jūs esat pateicis, ka jūs gribat pabeigt šo te uzlādi, viņš viņu uzlādē līdz tam līmenim, ko jūs esat iestādījis, un pārstāja. Tad jūs dabūjat elektroautomobīļu no rīta pāvis superīgāko cenu, ja jums ir biržas līgums. Noteiktā laika periodā ar pilnu bateriju. Ļoti sarežģīti izklausās. Kādam varbūt tas, ja? Bet tas ir princips, kā tās aplikācijas strādā. Jo cilvēki jau domā, ka es uzlikšu aplikāciju, viņi uzreiz strādā. Ne, viņas ir jāsavieno kopā, viņam ir jāredz tas. Nākošā interesantā lieta ir iespēja savienot ar saules paneļu sistēmu. Kad jūs vēl lādējat no saules paneļu sistēmas, bet šeit ir vēl viens interesants moments. Tad jums ir jāpievieno šīs te invertera informācija par to, kad jums šī te saulīte ir. Savādāk, ja viņš nezina, kā viņš var zināt, kad jūs ražojat elektrību. Ja? Un tad ir šis te iestatījums, ka jūs ieliekat saules paneļu sistēmu, pieņemsim, dod ārā kaut kādus 6-7 kW, ja? Un tad jūs lādējat tikai elektroautomobili. Principā, pie šīs aplikācijas jūs lādējat elektroautomobili nosacīt pa brīvi. Kāpēc es saku nosacīt, jo tāpēc, ka investīcijas saules sistēmā jūs tāpat esat veikuši. Ja? Viņai ir kaut kāds apmaksāšanās periods, ja? Tad šī gadījumā tas atmaksāšanās periods ir daudz ātrāks, jo jūs izmantojat saules enerģiju tiešā veidā, lādējot jums iekšā elektroautomobīlī. Principā es to mājās arī daru. Es ļoti labi zinu, ka man, pieņemsim, es uzlieku laiku vasaras periodā, es redzu saulainu dienu, es lādēju saulainās dienās. Jā, bet tajā laikā jūs esat darbā un tas nav mājās. Es strādāju no mājām, diemžēl, jā, tas ir niansīt maz. Man ir birojs pat blakus. Tā ir pirts telpā, ja es sēžu, tur man ir birojs. Šodien es esmu šeit, slādēju mašīnu. Šobrīd gan ziemas periodā labi viņi, tur saules sistēma saražo man kaut kādus 25 kW, bet arī ļoti patīkami, ja es no tiem 40, ko es lādēju iekšā, vismaz pusi man ir no saules. Ļoti patīkami, jā, jo, teiksim, es esmu to dabūjis nemaksājot Latviju Energo par pārvadi, tos 4 centus un tā tālāk. Viņš ir patiešo no saulītes tur pukš un iekšā. Bet tas sanāk, ka ir jau trešā aplikācija, kas ir jāintegrē iekšā. Tur nav pat īsti, es pieļauju, jā, tāpēc tas jums saprašanā, jā, teiksim, kad tam elektriķi...
Šī gadījumā mēs runājam jau par akumulātoru sistēmu, tad šī gadījumā tā saules sistēmas inverters ir tas, kurš jau to ģenerē. Un tad jau jūs ar tiem akumulātoriem viņi varat menedžēt par šo te cenu. Jā, teiksim, pateikt, es no turienes neņemu, jā. Bet šī aplikācija ir interesanta to, ka viņi nepārtraukti kaut ko jaunu tur izdomā. Jā. Tā ir Igauņu kompānija, viņi tur pie tā strādā, tur ir tāds, tā kā testa režīmā viņi to laiž, jā, bet viņi bezmaksas šī aplikācija šobrīd, jā. Plus bezmaksas jūs tiekat pie Nord Pool biržas, jā, un tas tāds interesants moments. Jā, tiešām ir. Es šobrīd, kā jau es teicu, es izmantoju tādu manuālu, varbūt ieslēgšanu, es vairāk skatos, es zinu, kad spīd saule, ka man pulkstenis no 11. dienas vidū es uzlieku lādēties, kad es zinu, kad ir ap 10 kW šī ražošanas jauda, 11 kW uzlāde, teorētiski, es 1 kW tur no Latvijas Energo ņem, jā, teiksim, un tai savai patēriņam tanī brīdī. Vai aplikācija nav pārāk daudz? Vai tā vienkārši? Redziet, gribās mums visu vienkāršot, bet šobrīd, kā jūs redzat, saules ražošanas tā daļa ir pilnīgi atbilde par citām lietām. Doma ir tāda, ja es piemēram pieslēgos, ja man vajag uzlādēt, un man ir izvēle. Saules, tā vienkārši man jāiet. Jā. Ja tāda vienota, visas ieslīdus. Nē, tas beigās tam gala lietotājiem priekš uzlādes ir viena aplikācija. Es jums šī gadījumā stāstu kā elektriķim, ka jums ir jāsaprot tanī brīdī, kad jūs klients prasa šos te jautājumus. Viņš saka, es gribu tur no saules. Viņš saka, mums ir jāskatās, vai mēs varam integrēt šo te saules invertoru. Jā, teiksim, vai viņš tur nav kaut kāds kreisais, es nezinu, no kurienes. Jā, jūs paši zināt, šobrīd tur no AliExpress sūta un ko tikai nesūta. Jā, tur cilvēki dara mājās visādas brīnuma lietas. Bet šī gadījumā, teiksim, vai tas ir normāls, pieņemsim tur Huawei vai kaut kāds tas saules inverters, ko jūs varat integrēt. Jā, un viņš spēj, jo kā jūs saprotiet, katram šim te inverteram ir savs reģistrs, kurā vietā atrodas tā informācija par šo te jaudu, ko viņš tanī brīdī dod ārā. Un tad, lai viņi integrētu iekšā, viņam tajā aplikācijā jāsaprot, kur tas atrodas. Jo es atceros, mums savā laikā bija līdzīgi, ja mēs runājam par ProAC stacijām, teiksim, viņam arī pieliekot skaitītāji, ja, teiksim, viņš spēja sekot līdzi skaitītājiem pats stacija. Bet bija problēma ar to, ka dažādi skaitītāji reģistrs par to, kāda ir tekošā brīdī jauda, atrodas citā vietā. Un tad ir problēmas, ja viņš nespēja, viņš lasa, tā vietā nav uzrakstīts nekas, viņš nestrādā. Tad jūs arī brīnaties, kāpēc kaut kas nenotiek. Bet šī gadījumā, jā, šī lieta ir pār šīm te aplikācijām. Tā kā jūs redzat, gala lietotāji kļūst ar vien gudrāki, viņiem mēs piedāvājam vairāk šīs te iespējas tai manevrēšanai, kā tas notiek. Es jums arī parādīšu, mums ir instrukcija, kā integrēt šo te VOL aplikāciju, kā norādīt to vietni tai serverī, lai jūs varat pieslēgt šo te staciju. Jā, teiksim, tur ir viens maziņš triks, jā, teiksim, ielikt šo te informāciju par to, kā tas izskatās. Pašas stacijas, tad kādas uz šobrīd mēs piedāvājam, mums priekš mājām ir pavisam 3 dažādas stacijas. Vispopulārākā, protams, ir 11 kW, 11 un 7,4 kW vienfāzīgā. Viņas abas divas tiek nodrošināts ar 7 metru garu kabeli. Kāpēc mājas stacija ir ar kabeli? Es domāju, man jums jau jāsaka, ja mājas slēgta teritorija, uz kabelis ir klāt ļoti ērti. Kabelis man ir uzlikts uz pašu staciju virsū. Man gan viņas ir novietotas ļoti ērti. Man praktiski ir tā, kad piebraucot mašīnai, to stacijas ir tur 20-30 centimetri. Ja. Viņi tā atrodas uz stabiem, ja, man ir nojume. Un nojumē ir 2 stabi, kur piebrauc 2 elektroautomašīnas, un katrai ir tas pievienojums ērti izvietots, lai nekrustot, netraucētu iekāpšanu tā tālāk. Nākošā svarīgā lieta, ko vajadzētu atcerēties, stacijās automātiski ir iebūvēts iekšā jau 6 miliampēri strāvas noplūdes elektronisks sensors. Kāpēc viņu sauc par sensoru? Tas nav automāts, tas ir elektronisks sensors, kurš nostrādā pie līdzstrāvas noplūdes. Kāpēc mums ir vajadzīga līdzstrāvas noplūdes aizsardzība? Tāpēc, ka mums atrodas akumulātori. Un kā jūs saprotat, šobrīd, lai dabūtu šīs lielās jaudas, kas notiekās ar voltiem akumulātoros. Jā, kādreiz bija pirmās Teslas brauca 400 voltīgiem akumulātoriem, 800 voltīgiem, un tagad es zinu, ka jau ir iet pāri pa 1000.
jaunākās paaudzes ķīniešu elektroautomobīļi iet pār pa 1000 voltiem. Tad jūs stādaties priekšā, kas tur ir pa spēku apakšā, jā. Tas ir dēļ tā, lai panāktu šo te milzīgi ātro uzlādi, jā. Tiksim, jo savādāk kabeļa izmērs tad paliek tāds pats. Tas, kas ir uzlādes stacijā, teorētiski kabeļa izmērs tas pats. Nu, viņš spēja 180 kW, jā, tiksim, īsā laika periodā uzturēt tādas lielas jaudas. Bet šajā gadījumā mēs runājam par mājas uzlādi. Jā, protams, ka šeit kabelis ir pietiekoši arī jaudīgs, jā, viņam tomēr ir tie 11 kW ilglaicīga slodze. Tā ir ilglaicīga, jā. Ja mēs runājam par standarta kontaktlīgstu, kāpēc mājās nedrīkst izmantot elektroautomobīļu uzlādēju standarta kontaktlīgstu. Un tur ir limitēts. Tas mazais lādētājs, kas nāk elektroautomobīlim līdzi, jūs apskatīsiet, viņš ir 10 ampērīgs, viņš vairāk nav. Viņu arī nevar atrast. Viss brīnās, kāpēc? Kāpēc nav lielāks? Tas ir drošības apsvērumu pēc, jo pēc standarta kontaktlīgsts maksimālā pieļaujamā jauda ir tie 16, bet tas ir īslaicīgais slodzē. Ja mēs skatāmies tā standarta dziļumā, tā parokamies, tad mēs redzam, ka tas ir kaut kādām īslaicīgām slodzēm. Tas nav paredzēts, ka viņš ir ilglaicīgi. Un, ja mēs runājam no tāda elektroautomobīļu uzlādes, parasti jūs pieslēdzat to elektroautomobīlu, un viņš tur lādējas ar to mazo lādētāju 10, 15 stundas, jā, un tā tālāk, tāpēc, ka tā jauda ļoti maziņa. Plus tā ir vienā fāzē. Tas ir runājot par šīm te jaudām. Nu, un 22 kW stacija, tā ir bez kabeļa, jā, tā ir atsevišķi kabelis pieejams. Šobrīd, ja mēs runājam par pašiem elektroautomobīļiem, tad vispopulārākais uzlādes jauda ir apmēram 11 kW uzlādes inverters uz borta pašai automobīlim. Ir jāsaprot to, ka tas ir tik daudz, cik automobīls pats ir spējīgs ņemt pretī, pēc viņa specifikācijas. Jā, teiksim, tas nav atkarīgs no tā, jūs uzliksiet 22 kW staciju, es lādēšos ātrāk. Jūs nevarat to uzlādēties, jo mašīna neņems tāpat pretī, viņai uzlādes inverters uz borta ir 22, 11. Viss. Visiem e-troniem, visi Audi sistēmas, visi viņi neviens nelādē vairāk par 11. Kas ir dīvaini, franči mīl šo 22 kW uzlādes sistēmu. Renault e-trons, ja nemaldos, viņam ir 22 kW uzlāde šī tīklā, un kaut kāda vēl bija kaut kādas šie te franči automobīļi. Viņi ir mīlētāji uz to tādu lielāku uzlādi. Bet vācieši pārsvarā, teiksim, mēs runājam par pieturās pie šī te 11, un, ja mēs runājam par BMW, i3 mazā, man liekas, ka pirmā sērija bija, viņiem vispār bija 7,1 uz vienu fāzi, jā, teiksim, nu, es nezinu tagad pa jaunajiem varbūt, bet es saku, katrai automobilim jāskatās ļoti uzmanīgi līdz, kāda viņam ir šī te lieta. Otra lieta, kas ir svarīga un nav maz svarīga, stacijā ir iebūvēts Wi-Fi uztvērējs. Ko tas nozīmē? Teorētiski, ja jums nav iespēja izvilkt kabeli, jūs varat izmantot Wi-Fi routeri un viņu pieslēgt pie Wi-Fi. Un šo te aplikāciju darbināt no Wi-Fi. Manā skatījumā tas darbojās, es mājās speciāli tā notestēju, man viena uzlādes stacija pieslēgt pie tīkla, stacionāru, otru ir caur Wi-Fi. Un es esmu pamanījis, ka tas Wi-Fi, laika pa laikam viņš tā kā pazūd. Bet viņš netraucē uzlādes procesam, kas ir pats interesantākais. Uzlādes stacija, ja pazūd Wi-Fi, un jums nav šī pieslēguma ar šo tīklu, tikko jūs ieliekat dakšu, viņš uzreiz sāk lādēt. Un viņam nav informācijas par to, ka nedrīkst, ka tur es neļauju, ka es tur esmu izvēlējies vēl kaut ko un tā tālāk. Ja pazūd tīkla pārklājums vai ir kaut kāda traucējuma, uzlāde notiek jebkurā gadījumā. Ja mašīna ņem pretī, viņš uzreiz lādē. Un pats interesantākais tas, kad atgriežas pieslēgums un tā tālāk aplikācijā viņš smuki parāda, viņš nolas no šīs uzlādes stacijas, jo uz viņas ir šis skaitītājs, uzlāda visu to ciklu, kad viņš ir lādējis, kad bija ieslēgts un tā tālāk. Tā stacija nosinhronizē, kā saka, viņi saglabā šo te informāciju, tikai informācija nekas nekur nepazūd. Jā, gan par patēriņu, gan par to. Tas ir runājot par šo te sadaļu, kas stacijā iekšā atrodas.
Jā, kā jau es minēju, teiksim, ka šīs divas stacijas ir ar 7 metru kabeli. Un plus kabelis ir ļoti ērti uzliekams virsū. Speciāli uz šīs pašas stacijas atrodas tāda iegropa, kur jūs to kabeli uztinat virsū. Tāpēc viņai arī ir šis iepaļais veids, teiksim, un turpat ir tāda iegropa vietai speciāli, kur to kabeli turēt, teiksim, lai nebūtu viņš tur pa zemi nevazājās tā tālāk. Plus kā papildus komponenti mēs pēdējā laikā piedāvājam vienu tādu saucamo kabeļa gala turētāju, teiksim, ligzdu, kurā jūs varat viņu ielikt. Jo ir viens svarīgs moments, ja mēs runājam par šīm stacijām ar kabeli, esat ievērojuši, ka ir šim pašam kabelim vāciņš. Viens svarīgs moments, ja ir atklāta vieta, vāciņu virsū likt nedrīkst. Ūdens, lietus, tas vāciņš atrodas teiksim, tā kā glāzīt, viņš pielīst pilns ar ūdeni, un viss kontakts mērcējās ūdenī. Pēc lietošanas instrukcijas vāciņu virsū likt nedrīkst. Ja jūs liekat zem jumta, slēgtā vietā, kur lietas nelīst virsū, liekat virsū vāciņu. Tāpēc mēs iesakām izmantot šo pašu ligzdu, bet tas ir tieši no lietošanas instrukcijas. Ja, tas nav mans izdomāts un tā tālāk, tur precīzi tas ir pa kabeļu lietošanu, tā arī rakstīts. Un parasti cilvēki domā otrādi, ja? Viņi domā, atrodas laukā, klokts vāku virsū, viņš tur karājās, lietas līst, un sam saka, kabelis nelādē, kaut kas nav, viss sarūsējis, beigts. Ja? Tad mēs nepareizi lietojām šos elementus, tā kā tam ir jāpievērš uzmanība. Nākošā svarīgā lieta, kā jau es minēju, ir, kā jau es teicu, man ir 2 stacijas ar šo milzīgo tīklu. Ja, un milzīgiem patērētājiem, kas atrodas mājās, un tagad jautājums, kā ar to tik galā, tam ir nepieciešama tā saucamie šie slodzes menedžmenta sistēma, ja peak controller mēs viņus saucam. Kāpēc viņus sauc par peak controlleriem? Tad, kad tiek sasniegts šis pīķis, ja, viņš dod informāciju automobīlim, ka nav pieejama tik daudz strāvu. Un automobīls samazina šo uzlādi. Ir jāsaprot to, ka uzlādes stacija nav tā, kas kaut ko tur samazina, kaut ko maina, kaut ko dara. Viņa atrodas kā tāds tūks starp šo automobīli un jūsu elektrotīklu, kurš spēj to valodu saprast. Ja? Viņi saka, klausies, man šitai mājā nav tik daudz elektrības, es tev varu iedot tikai tik daudz. Un šis ir tas, kurš pasaka to elektrostacijai, ka šobrīd ir tik un tik elektrības šī konkrētā tīklā. Īpatnība tāda, ka šīs iekārtas ir 3-fāzīga, 1-fāzīga. Viņas ir līdz pat, ja nemaldos, 60 ampēriem pāri. Un būtība ir tāda, ka, līdz 100. Es domāju, 1-fāzes. Man tā bija galvā, ka bija 50 ampērīga tā 3-fāzes sistēma. Būtība tāda, ka viņa nāk komplektā ar 3 straumaiņiem. Ja, kuri tiek tiešā veidā uzlikti uz šo galveno ievadu. Rodās jautājums, kā tad šo verķi savienot tagad to uzlādes staciju? Man taču tur kabeļi nav. Visa komunikācija par to informāciju notiek pa strāvas vadiem. Tātad jums vienā un tais pašās fāzēs ir pieslēgta šī elektrostacija, uzlādes stacija, teiksim, viņa par šiem vadiem arī otrā galā nolas to informāciju par to. Tā sapārošana notiek arī šī instrukcijā, jūs viņus speciāli sapārojat. Jūs varat sapārot vienā esošajā tīklā līdz 5 stacijām. Bet šī ir mājas stacija. Ja, ir jāsaprot, ka tas ir mājas risinājums, ja? Bet šī katra iekārta ir vienai stacijai. Piemēram, man atrodas mājās 2 stacijas, tātad man ir 2 šādas iekārtas, abas 2 lasa informāciju no galvenā ievada, tad uz katru ievadu ir 2 straumaiņi, ja, tur tas skapīts izskatās jautri. Man tā labi sanāca, ka tas ievads nāk mājās, un es uzliku to sadalu cauri, kur nāk tas galvenais ievads, un tur pievienojos, tā kā dabūju apgriezt to galveno vadu, un tur pievienoju visas tās mājas uzlādes iekārtas. Un tad atrodas 2 peak controlleri, viņi sapāroti ar uzlādes stacijām. Un šeit ir pateikts, ka man pieslēgums ir 32 ampēri. Ja? Jūs sapārojat, un pēc tam jūs ieliekat šo parametru 32 ampēri. Tikko šis līmenis tiek, es pat taisīju speciāli eksperimentus, ja, tas slēdz iekšā visu maksimāli un tā tālāk. Un viņš ļoti smuki, es skatos, jā, aplikācijā rāda, lādēja ar 11 kW, viņš čunks nobrauc lejā līdz uz pusi. 5,5 lādē tikai.
Labi, mēs tur vēl kaut ko, bet man bija interesanti zināt, kāpēc viņš vienu mašīnu izdomā, kuru viņš ņems kā prioritāro, ja? Jo tāpēc, ka ir divas. Ja? Un tam, kuram ir ielikts akumulators, kuram mašīna tā kā piesaistīta, viņš redz, ka tam akumulators ir pilnāks, viņš izslēdz to, kuram ir tukšāks. Viņš izslēdz to, kuram pilnāks, viņš atstāja to, kas sapratāt, ja? Tukšo prioritāru viņš uzliek. Kas bija pārsteigts, ja? Jo tā iekārta redz, kad uzlādes stacija redz, kad jūsu akumulators ir pilnāks, teiksim, to aplikāciju, viņš to tā kā prioritēja. Tas bija diezgan interesanti. Bet šitā te lieta ir saprotama, ja? Tātad notiek šo te iekārta pievienošana. Informācija par to, kāds tur konkrētā brīdī ir tā slodze un tā tālāk, jūs varat redzēt caur aplikāciju. Bet galvenā priekšrocība tāda, ka nav nepieciešams nekāds Ethernet kabelis, nekāda kabeļa, viņam šī komunikācija notiek pār spēka līnijām. Un jā, šeit ir, teiksim, tie kabeļa garums, ko iesaka, nevajadzētu būt garākam pa 200 metriem. Kāpēc? Sapratāt, jā, jo tā komunikācija notiek par šiem te kabeļiem. Un arī viens stars, teiksim, cilvēki ļoti daudz ir dažādas situācijas. Jums ir liela teritorija, jums atrodas, pieņemsim, galvenā ēka šeit, otra ēka kaut kur tālāk. Jūs gribat uzlādēt šeit, jūs gribat arī uzlādēt tur. Jā, tad ir jāskatās šie te attālumi, jā, teiksim, vai jūs tanīs ierakstaties, teiksim, un tādā veidā izvēlēties šo te kopējo bildi. Tas ir saistīts ar kopējo garumu vai vienkārši? No šīs te sadalas līdz uzlādes stacijai. Bet ja mēs sēdam kaut kur citās vietās, tas nesumējas tie garumi? Nē. Galvenais ir no šīs te stacijas līdz no galvenās sadalas, kur atrodas tas peak controllers līdz stacijai. Šis te garums nevar būt vairāk par 200 metriem. Jo tā galvenā problēma, jūs nevarēsiet nebūs tā komunikācija, tie kabeļi šķērsgriezumi, to frekvenciju, to informācijas līmeni vienkārši nodzēsīs. Un plus jāatcerās, ka jāuzmanās ir likt šī starpā, likt iekšā strāvas noplūdes automāts. Jo strāvas noplūdes automātiem ir īpatnība, ja mēs runājam sevišķi B tipa vai IC tipa, viņos ir filtri, kuri sāk filtrēt drusciņi nost tās līknes. Tas informācija, ja kāds to vēl nezināja. Runa ir vairāk tieši saistīta, jo droši vien zinat, ir tāda saucamā tehnoloģija, kad jūs mēģināt Ethernet tīklu pagarināt caur elektrotīklu, ja, teiksim, tad šī gadījumā nedrīkst likt starpā strāvas noplūdes automāts, viņiem jābūt ir tīram, bez tā strāvas noplūdes automāts starp šiem te diviem raidītājiem uzsvērējiem. Šī gadījumā ir ļoti līdzīgi, jābūt uzmanīgiem ar to. Un šeit, runa par to, kas atrodas, kā jau es teicu, ir Ethernets, Wi-Fi, OCCP, šis ir tas protokols, kurā šīs te mašīnas sarunājās ar šo te uzlādes staciju, ko viņas atbalsta. Šis ir tas sarunu valoda. Apgaismas tehnikā mēs izmantojam, droši vien esat dzirdējuši tādu KNX protokolu, rūpniecībā Modbus protokolu, tas ir kaut kas līdzīgs, jā. Tāpēc arī teikt, ka, piemēram, mēs šito valodu gribētu integrēt ēkā, tad jums ir vajadzīgs kāds tūks, kas to spēja nolasīt. Ja? Un mēs tādu tūku arī piedāvājam. Es jums pēc tam parādīšu tālāk. Tas ir tas saucamais load management sistēma, kura būs jau drusku šīs te jaunajās stacijās. Commissionings ar aplikāciju, kā jau es teicu. Un šeit jūs varat ar dažādām third party aplikācijām darbināt šo sistēmu. Tas ir kopējā bilde, kā izskatās. Ir vēl tāda aplikācija Monta saucās, ko var izmantot. Ir vēl dažādas aplikācijas. Tās aplikācijas nepārtraukti parādās, kurās jūs varat likt klāt dažādas šīs te uzlādes stacijas. Un kas pats interesantākais, caur šīm aplikācijām jūs varat pievienot draugus, jūs varat veidot, draugu kolektīvus un tad tur dalīties, un tad jūs redzat, cik katrs ir uzlādējis tanī gadījumā, ja viņi tur bija nākuši un braukuši un darījušies tā tālāk. Manā gadījumā šobrīd ir tā, ka vienā aplikācijā man ir abas divas uzlādes stacijas, es redzu, savējo un sievas. Un tad es varu mēneša beigās, uztaisīt atskaiti par to, cik daudz mēs esam to elektrību patērējuši. Redzēt, es jums vēlāk parādīšu, kāds izstās tas reports, kurā viņš rāda šo kopējo patēriņu, cik daudz. Pēdējais, ko es skatījos, man liekas, ka bija kaut kādi tuvu pie 390 kW, kas bija, šai te uzlādē patērēti, šī te mēnesi.
Jo man bija tāda garāka brauciena, kā jau es teicu, es braucu uz to Kauņu, tad es braucu uz Kuldīgu, te līkumiņu izmetu tādu garāku un tā tālāk, un tad tu atbrauc mājās, uzliec, jā, un tad tu dabū tos savus 60 kW uzlādē. Tas ir runājot par pašu aplikāciju. Jā, šeit ir tā montas aplikācija un tā tālāk. Jautājumi par šo te uzlādes sistēmu. Vai viņam ir admini, lai, piemēram, vairāki klienti pārvaldīt jums? Šī ir mājas uzlādes stacija. Admins principā teorētiski vairāki klienti, gluži šeit nebūs. Šeit ir jāsaprot to, ka jūs veidojat savu profilu kaut kādā šī te aplikācijā, un tad jautājums, cik jūs pievienojat savus lietotājus klāt. Un, teiksim, mēs runājam par mājas lietošanu, tad likumsakarīgi tie lietotāji ir 2, 3, līdz 5. Un tas ir tas, kas tur ir bezmaksas, teiksim, un tā tālāk. Ja mēs runājam par šo te, ko jūs jautājāt, tas jau ir tāds, ja jūs runājat par office risinājumu, tad mēs tolīdās šī te nākoši. 10 mājas, kad katrs zvanē. Nē, šis nav tas risinājums. Šis ir privāti mājām, atsevišķi stāvošs, teiksim, sētas, 2 uzlādes stacijas, es nezinu. Varbūt guesthausā vēl varbūt var izmantot, jā, teiksim, 2-3 stacijas un tā. Bet es teorētiski tam gadījumam izmantot šo te nākošo risinājumu, ko es rādīšu tulītās. Kas ir unikāli jauns, teiksim, no mums tādā veidā. Jā, tad es nedaudz parādīšu jums tos trikus, kas ir saistīti ar šo te, kādā veidā šī te instrukcija pieejama, kā jūs redzat, šeit ir pati instrukcija, kā izskatās. Ko jūs darat? Pirmām kārtām, lai integrētu šo te Vol aplikāciju, ir jāsaprot to, ka jums ir vajadzīgs kaut kāds vietne, kur pieslēgties. Ja? Lai to izveidot, pirmais, ko jūs darat, ir tas, kad jūs ieejat aplikācijā, kā jūs redzat, šeit nekā nav, ir lādētāji, jūs pievienojat jaunu lādēšanas staciju, un ko dara šī te aplikācija, viņa uzģenerē jums pieejas vietu. Viņa uzģenerē jums pieejas vietu, tas jau ir tajā Schneider aplikācijā, viņa uzģenerē jums pieejas vietu ar šādiem te parametriem. Tātad viņa uzģenerē šo te adresi, pie kuras jums jāpieslēdzās, un paroli, ar kuru jūs to izdarat. Un tad, kad jūs ieiet Schneider uzlādes sistēmā, jūs mobīlo lietotni, jā, atkarībā kādu, šeit jūs aktivizējat šo te Wi-Fi funkciju uz sānu, kā jūs redzat, instrukcijā ir aprakstīts, ieslēdzat, pirmo reizi jūs aktivizējat Wi-Fi funkciju. Kāpēc šī funkcija ir jāaktivizē pirmo reizi? Lai pēc tam neviens, kad jūs esat tur nokonfigurējuši, nevarētu pieslēgt. Šeit ir QRB kods, jūs viņu noskanējat, viņš saprot, ka tas ir jūsu lādētājs. Jūs ievadat šos te visus kodus, kas tur ir nepieciešami, un pēc tam pašā lādētājā, kur mums palika, kad mēs aizējam uz lādētāju, ja, šeit ir, lai savienot lādētāju ar šo te rīku, aizējam tā tālāk, izvēlamies citu charging operator, ka tas būs cits, un šeit ievadam to occpvol.com, čersvītri, pēc tam ir tie 2 parametri, kas tur ir norādīti, kuros ir norādīta šī te informācija par to, ka, kā jūs redzat, kā šeit ir rakstīts, Vol adrese, tātad viņš zina, ka tas ir tas mākonis. Šeit ir jūsu ID kods, ko jums ir iedevusi aplikācija tādā brīdī, kad jūs paprasījāt, es gribu pievienot lādētāju, un paroli, kas tur ir arī norādīti. Vienā teikumā jūs šādā veidā viņu ievadat, un pēc tam nospiežot save, stacija kaut kādā brīdī mirgojās, un tad iedegās zaļš, viņš parāda, ka viss komunikācija notikusi. Jūs savā aplikācijā redzat staciju, jūs viņu varat ieslēgt, izslēgt, darbināt visas tās funkcijas, kas tur ir. Tā kā šī instrukcija mums ir pieejama, kā jūs redzat, latviešu valodā ar pasoļiem, kas kurā brīdī, kad ir jāizdara. Šeit šis svarīgākais ir to pareizi ievadīt šo te pievienošanas vietu, kur jūs esat pievienojušies, jo man ir bijuši gadījumi, kad elektriķis zvanuši, kā tur ir Wi-Fi, kā es varu pieslēgties pie viņu un kaut ko redzēt. Jūs saprotat, ne jau jūs slēdzaties ar telefonu pie Wi-Fi stacijā, jā, bet jums ir jāizveido šis te mākoņu pieslēgums, mākoņu vide, kā to tagad populāri saukt. Kur jūs to varat izdarīt?
Nu, un mēs ejam tagad pie šī te otra interesantā produkta, ko sauc par Schneider Charge Pro. Šī gadījumā ir tas variants, ko jūs minējāt, iespēja veidot šos te milzīgos tīklus un tā tālāk. Un, protams, jautājums, kurās vietās, kā jau es teicu, elektroautomobīļu uzlāde notiek. Nu, viena lieta, kā jau es teicu, ir biroji. Es domāju, ka jūs zināt, pie oficiem ļoti daudz pēdējā laikā viss izmanto. Un galvenā svarīgākā lieta, ko vajadzētu saprast, teiksim, ir tas, ka pie biroja likumsakarīgi mums ir divi dažādas vajadzības. Viena lieta, ka mēs to darām priekš sevis, priekš saviem darbiniekiem, un mums vajag kaut kādu uzskaitu tam. Un mēs gribam zināt, cik tad, kurš katrs tur brauc un lādējās un tā tālāk. Un viņiem ir vajadzīgs savu tā kā iekšējā pieeja. Ja mēs runājam par kaut kādiem viesiem, nu, piemēram, šeit uz office šobrīd atbrauc vairāk elektroautomobīļi, jautājums, vai šeit ir iespēja kaut kur uzlādēties. Kamēr tas sēž šeit lekcijā, ja? Es varbūt atbraucu no Liepājas un man ir 2 stundas laika, kāpēc lai mašīna neuzlādētos. Tātad, kā jūs saprotat, katrai vietai ir savs kaut kādas specifiskas prasības. Nākošā lieta ir daudz dzīvokļu mājas atsevišķās ēkas. Mēs taisni runājām šobrīd, ja, jūs atceraties, ja, pa privātu mājām un viņu vajadzībām. Tur ir viņas savdabīgas. Šobrīd es tieši vairāk gribētu pievērst uzmanību tam, ka mēs runāsim par šīm te daudz dzīvokļu mājām un šīm te prasībām, kas ir nepieciešams viņam. Jo, kā jūs saprotat, nu, pieņemsim, labi, Norvēģijā no šī gada vairs nereģistrē iekšdedzes dzinēja automobiļus. Jūs to zinājāt, ja? Šogad vairs nereģistrē. Viss. Tu nevari, tu nopirkt var, bet tu nevar reģistrēt. Tu jābrauc uz Zviedriju. Jāmaksā tur nodokļi un vispārējais. Norvēģijā tu vairs nevar, tikai elektroauto. Tā kā tas vilnis ir ļoti tuvu, viņš ir patās. Viņš mums lēnām spiež, ja? Mēs to gribam vai negribam. Ja? Tā tad, un ja mēs runājam par šīm daudzdzīvokļu mājām, nu, es domāju, tas ir lielākais challenge šobrīd, ja mēs skatāmies uz Purvciem rajonu, tepat tās, nu, nav tālu, ja? Mēs braucam te pāri. Ķengaraks viss, ja? Kur ir viss šīs te būdiņas salikts, un mēs redzam, kas sēdās stāv tur to automobīļu, ja? Viņi visi pārslēgsies uz elektroautomobīļu, kur viņi lādēsies. Mēs runājam, atceros, ka Rīgas attīstības departaments runājam, bija tur tādi cilvēki no Latvijas Energo, un viņi minēja, ka jaudas mums pietiek. Kāpēc jūs domājat, kāpēc Rīgā pietiek jaudas? Kur ir galvenās tas āķis? Man arī likās ļoti īpatnēji, kā tas var būt, ka pilsētā Cik daudz mums bija šīs milzīgās padomju laika rūpnīcas ar tiem tīkliem, kas tur ir riņķī, ja? Tie tirdzniecības centri jau to nepatērē, ne tuvu. Ja? Viņiem tas jaudas tur ir, ja, tie kabeļi tur stāvo, ja, un pat vecās. Nu, protams, viņi atjauno tos transformators taisa, viņas daudz efektīvākas un tā tālāk. Tā ir cits stāsts, ja? Bet no tām kopējām jaudām principā ir tā, ka pilsētā šīs jaudas pietiek vairāk nekā mēs spējam to apjēgt. Ja? Jautājums tikai to, cik pareizi to izvietot. Ja. Bija interesanti, es dzirdēju, bija kaut kāds tagad tāds projekts, kad Rīga izdomā kaut kādas vairākas vietas tieši elektroautomobīļu uzlādes punktu izveidēji ilgtermiņā. Nu, operatoriem, ka viņi var šīs te vietas ņemt nomā un būvēt tur savus tās uzlādes stacijas un viss darboties. Tad tur ir infrastruktūra, tur ir lietas, jo Igaunijā šobrīd bija tā, ka starp operatoriem tur notiek ļoti liela cīņa, tā galvenā lieta ir par zemes un vietas atrašanu. Jo tur viņi sapratuši, ka tas baigi foršais bizness, kāpēc man, piemēram, atrodās tur kaut kāda lauka zeme, es tagad tev pārdošu ilglaicīgā lietojumā šito te gabaliņu. Man naudiņa nāk, ja, man neko nevajag darīt. Tā kā cilvēki tā biznesu kā no āk. Bet šobrīd mēs runāsim par šīm te daudzdzīvokļu mājām un par tiem risinājumiem, kādi tur ir nepieciešami. Jo, kā jūs saprotat, šī te uzlādes stacija jums atrodas pie mājas. Nu, teritorija publiska. Tas uzreiz liek saprast to, ka kabeli klāt mēs gluži nevaram likt, jo būs draugi, kas iet garām un kabeli paņem. Es domāju, tur tālu nevajag meklēt, bet tam kabeli var atrast Latgalītes tirgū, varbūt tās labākā gadījumā.
Trakākie gadījumi, kas notikās, bija Lietuvā, man liekas, tām ātrām uzlādes stacijām grieznos, bet bija pārsteigts, bija arī Zviedrijā gadījumi, kad piebrauc pie stacijas un kabeļi nav. Man liekas, jā, ka tie paši leiši tur, bet trakākais tas, ka kapars no tā kabeļa tur ir uz eiro 20, 30, jā, bet pats kabels maksā 2000. Tas kabelis, kas tiek pie tās ātrās uzlādes stacijas pielikts, ja, ar visu to komunikācijas teikšanu, maksā 2000. Ja. Tad rēģināt kādu zaudējumu tai kompānijai, un cik ātri to vajag nomainīt un izdarīt. Un bija pat pēdējie gadījumi, bija, ka lietuvieši bija izdomājuši, ka tajā uzlādes galvā lika iekšā GPS raidītājs, lai atrastu tos bandītus. Un šie palika gudri un griež abos galos nost. Atstāja to galu tur fatās, ja viņi nevajag. Bet tāda demolēšana, diemžēl, ar šiem te kabeļiem notiekās un ir. Līdz ar to šī te publiskā telpā likumsakarīgi pārsvarā, ja tā nav pazemes kaut kāda stāvvieta, slēgta teritorija, kur cilvēki netiek klāt, tad jūs tur varat izmantot šo te kabeļu versiju. Bet likumsakarīgi šī te darbība ir tāda. Un šīs te īpatnējās prasības. Tad mēs apstīsimies par to, ko šobrīd Schneider Estārs piedāvā šo te kopējo bildi. No vispār šīs te uzlādes risinājuma klāsta, kur mēs šobrīd atrodamies. Ja mēs runājam par mājas uzlādes staciju, kā jūs redzat, šī tāda atsevišķa tēma, ja, ar atsevišķu risinājumu, kā viņi tiek integrēti un kā viņi tiek darbināti. Savā ziņā Schneider Charge Pro ir iespēja integrēt arī šī te pašā virzienā ar to, ka viņām ir iespēja izmantot šos te pašus peak controllers. Ja tā ir maza aplikācija, jūs varat izmantot šo te peak controller, viņš ar viņu ir savietojams un līdz ar to vienotā sistēmā darbojās. Nākošā daļa ir tas, kad šeit jau ir nākošās paudzes Pro AC sistēma, kuras ir ar daudz lielāku iespēju integrēt jau ēkās. Ko mēs runājam par ēkām, ja mēs runājam par ēkās, tad ēkās parādās tādi jaunumi kā BMS, PMI, droši vien esat dzirdējuši tādus lamu vārdus, ja? Kas ir PMI, tas ir tas ir power management sistēmas, ja, teiksim, ka jūs varat integrēt viņas iekšā, jo ir jāsaprot to, ka uzlādes stacija, kā jau es teicu, ir data avots, viņš nes informāciju. Jautājums, vai jūs to informāciju izmantojat? Vai jūs vienkārši viņu redzat, vai jūs viņu darbinat un tā tālāk, tā tālāk. Ja jūs varat nolasīt šo te informāciju, piemēram, ja mēs runājam par ēku vadības sistēmām, tad īpašniekam svarīgākais ir redzēt to, kur tad viņš to elektrību patērē. Tad viņam apstāties kopējā bildē, viņam neinteresē tur, kā inženieris tur pēta, ja, kurā stundā un tā tālāk. Viņam interesē cipari mēnešu beigās, reku man ir, uzlādē tik, tam šitik. Un viņam tā bilde ļoti skaidra. Tā kā šī te iespēja integrēt šīs te lielajās sistēmās, un, protams, šīs te rinda ar jaunās paudzes uzlādes stacijām, kuras, kā jūs redzat, tehnoloģijas spiež mūs uz priekšu un prasa. Teiksim, kāpēc man pie biroja ir vajadzīga ātrā elektroautomobīļu uzlāde? Ja, teorētiski ir dažādi uzdevumi. Jums uzņēmumā var būt servisa džeki. Nevienmēr bugalteris tikai atbrauc uz darbu no rīta un vakarā viņš brauc mājās. Ja? Bet jums var būt servisa džeki, kur atbrauc no rīta uz sapulci un viņiem pēc tam ātri jāskrien ir uz objektu. Jāizpild kaut kādi ātrie uzdevumi. Viņam tā uzlāde ir nepieciešama ātri un tulītās. Ja? Tad šī gadījumā jūs varat uzmantot šīs te ātrās uzlādes stacijas šiem te risinājumiem. Nākošais risinājums ir, ja mēs runājam automobīļi, smagās mašīnas un tā tālāk. Varbūt esat dzirdējuši, ja, teiksim, kad ir salīdzinoši daudz jau elektroautomobīļi, smagie, kravas elektroautomobīļi, kas pārvietojās pa visu Eiropu, jau brauc pāri uz Turciju un tā tālāk, un tā tālāk. Ar milzīgiem akumulatoriem, ar milzīgām jaudām. Un kā jūs saprotat, viņiem ir izveidots tā situācija tāda, ka principā viņi ierakstās normāli tanīs šoferu braukšanas normās. Jūs zināt, tālbraucējiem ir ļoti strikti noteikti šie tālumi, cik ilgi viņš drīkst atrasties pie stūras. Bet viņam ir atpūtas laiks. Un tanīs segmentos tiek salikt šīs te ātrās uzlādes stacijas, kuras nodrošina to. Ko nozīmē šīs te ātrās elektrouzlādes stacijas? Kā jūs redzat, izstādē šobrīd Tehi industrija, jūs varat apskatīt 320 kW staciju, kā arī
720 kW staciju. Un droši vien esat dzirdējuši, kad ir jau megavatu stacijas. Tā rindiņa aug uz priekšu, un viņa paliek arvien jaudīgāki. Ja? Tie cipari paliek tādi draudīgi. Ko nozīmē 720 kW stacija? Jūs teiksiet, bet nav jau tāda automobīļa, kas ņem to pretī. Šeit tā būtība ir ļoti interesanta. Šīs te visi inverteri, visi atrodas atsevišķā skapī un atrodas tā saucamie satelīti, kuros tiek nodrošināti šie elektroautomobīļu uzlādi. Ir, pieņemsim, šobrīd mums viens projekts ir Igaunijas autobusu parks, ja viņi ir izdomājuši, ka viņi grib lai šita stacija ir vienā vietā, elektriķiem ļoti ērti, viņš vienā vietā apkalpo, visa ventilācija tur ir, jāteiksim, un tā tālāk. Ar šeit satelīti atrodas jau starp autobusiem, ja, kur autobusi atbrauc, starplaikos uzlādējās un tā tālāk nodrošina. Tā ir tāda kopēja bilde. Bet šeit ir vēl viens interesants lieta. Jūs redzat, viens tāds interesants produkts, kas atrodas šeit augšgalī. Tas ir tā saucamais mūsu load managements, un īpatnība ir tāda. Ne tikai load managements, viņš ir arī customer management un user management un tā tālāk. Viņš ir tāds management sistēma, ko šobrīd mēs veicām tādu interesantu lietu, ja mums kādreiz bija saucamā dinamiskā, statiskā un tā tālāk, tad šobrīd viss tas ir integrēts vienā produktā, saucās viņš load management uz 250 stacijām. Viena reference, viena cena visam. Cena ja nemaldos, ap 500 eiro. Mēs runājam par 100 stacijām, kas ir 500 eiro, 100 stacijām. Labi, ja tās ir 5 stacijas, tad tas ir tā kā drusciņi koži. Ja? Tā investīcija sākumā varbūt tās būs salīdzinoši liela, bet ir jāsaprot to, ka šai iekārtai nav nekādas licences, viņi ir lifetime, ja, teiksim, iekārta, ko jūs izmantojat, un visu to softu jūs izmantojat lifetime. Viņam nav nekādu papildus maksu par kaut kādām licenzēm vai kaut kas tam līdzīgs. Jo likumsakarīgi ir tā, ka ļoti daudz klientu nevēlās, pieņemsim, ja tas jums ir autobusu uzlādes stacija, ja, viņš nevēlās, lai informācija ietu ārā no šī uzlādes, teiksim tā, paša autobusu parka. Ja, viņš negrib to informāciju laist ārā, viņam viņa vajadzīga šī perimetrā, kur atrodas autobusu parks, un arī viņu uzskaitē, ja, teiksim, un tā tālāk. Tā saucamā datu drošība un tam līdzīgi. Teiksim, šī iemesla pēc jums ir pilnībā iespējas šo load management sistēmu izmantot autonomi noslēgtā, teiksim, tādā perimetrā, kas arī ļoti daudziem klientiem patīk, teiksim, un viņi to izmanto. Tikpat labi jūs viņu arī varat atvērt kaut kādu piekļuvu ar atbilstošu datu informāciju, ko jūs gribat no viņu nolasīt. Ir sevišķi, tas ir nepieciešams, acīm redzot, ja jums ir servis kompānija, kura varbūt arī slēgta vienā šī sistēmā, viņi var redzēt šo parametrus atbilstošai stacijai, kā viņa tur dzīvo, cik viņi labi tur jūtās. Teiksim. Ja mēs sevišķi, ja mēs runājam par šīm ātrās uzlādes stacijām, ja, teiksim, tur ir šie ventilatori, tur ir dažādi sensori, kas ir saistīti gan ar ūdens aplūšanu, kas ir saistīti ar vibrācijām, ar tā tālāk un tā tālāk. Kāpēc vibrācijas ir svarīgas? Gadījumā, ja kāds automobīls uzbrauc šeit stacijā, jūs rēķināties, tur ir liels jaudas elektroiekārtas, ja, viņš automātiski nobloķē visu un atslēdz. Ja, lai tur nekas nenotiktu, lai tur nekas neaizdegtos un tā tālāk. Tā kā iekārtas ir aprīkotas ar ļoti daudz dažādiem sensoriem. Ir sevišķi šīs ātrās uzlādes iekārtas. Ja, teiksim, gan gaisa gan temperatūras, gan vibrācijas, kā jau es teicu. Mums pat ir tad, kad klients saņem šo uzlādes staciju, ja, teiksim, uz paša iepakojuma ir visu sensori, kas min, ka, pieņemsim, pārvadātājs viņu nav nometis to kasti. Ja tas sensors ir bojāts, apdrošināšanas gadījums automātiski. Jā, teiksim, tā kā, jo šis iekārtas ir, nav lētas, ja, sākot no, mēs runājam par mazajām 50 kW stacijām, teiksim, tad sākot no kaut kāda 10 000, ja, līdz pat 50 000, teiksim, un vairāk, teiksim, atbilstoši pats izmēri, ko mēs izvēlamies tā tālāk. Tā kā iekārtas nav lētas, bet būtība ir tāda. Svarīgākais ir, lai pēc tam tas būtu drošs un stabils. Labi, atgriežamies pie šīs mūsu jaunās uzlādes stacijas. Tātad, kas tad ir jauns?
kas tad ir jauns? Jaunākais ir tas, kad, kā jūs redzat, kā jūs minēju, šī iespēja savienot ar šo peak kontroleru. Plus integrēt arī šanai Supervision CMS sistēmā, kur jūs varat, teiksim tā, iekšējais tīkls, kurā jūs varat novērot šīs stacijas un viņas vadīt. Plus 4G modems, kam ir vajadzīgs mums 4G modems. Tādā gadījumā jūs nevarat nodrošināt, kā saka, Ethernet vai Wi-Fi tīklu. Kā jau mēs minējām, tās ir daudz dzīvokļu mājas. Šobrīd arī bija viens gadījums, kolēģis sakuši, ka man tur ir 5 metri līdz mājai, tam otram ir 20 un 30. Varbūt viņa gadījumā ir lētāk izmantot šo 4G modēmu un versiju, ja, teiksim, un ielikt simkarti, ja, un lietot un aizmirst par tām problēmām, ka tur asfalts jāuzplēš ir un jāuzliek ir vadi un tā tālāk un tā tālāk. Tā kā dažādi veidi šie pieslēgumi, teiksim, kas šobrīd tiek nodrošināti. Manā skatījumā visdrošākais, protams, tas ir Ethernets. Ja ir iespēja, tad likt normālu Ethernet tīklu. Šobrīd gan ieteikums, ceļš lielajos projektos, mēs vienmēr par to sakām, izmantot 6A ekranēto tīklu minimāli, kur mēs saprotam, ka ilgtermiņā būs vairāk par 100 stacijām un tā tālāk. Kāpēc tas liekas tik dīvaini? Kas tur pa datiem un tā tālāk? Kā jau es minēju, notiek šī komunikācija starp mašīnu, skaitītāju un visām sistēmām vienlaicīgi. Un tad, kad notiek ļoti liela datu plūsma, ļoti liela varbūtība, kad kaut kādā brīdī tas nosēžās. Ja? Un likumsakarīgi diez vai jums patiks, ka jūs lidostā nolikāt automobīli, uz kaut kādām dienām atnācāt un viņš nav uzlādējies, tāpēc, ka tur kaut kāds tīkls bija uzkāries. Ja? Jums tas maz interesē. Jums interesē, lai jūs esat atnāraukuši un jūs, teiksim, no Rīgas līdz Liepājai varat mierīgi aizbraukt mājās. Tā kā drošība ir svarīga. Otra lieta, kas nav maz svarīga, jā, tas ir tie saucamie cyber security nosacījumi. Un ko es gribētu teikt, tie, kas ir lasījuši šīs normatīvos aktus un informāciju par šo drošību, un kā jūs zināt, šī drošības palika svarīga it īpaši pēc notiektiem notikumiem, ko jūs šobrīd novērojat tirgu, ja? Kad valdība laika pa laikam ziņo, ka bijuši mēģinājumi tur uzbrukt gan tādam tīklam, gan šitādam tīklam un tā tālāk. Ir jāsaprot to, ka tas pasākums ir tāds, kad ir kopatbildība. Ko nozīmē kopatbildība? Kopatbildība nozīmē to, ka gan ražotājs, kurš ražo produktu, ir jāiestrādā speciāli rīki, kas nodrošina to, lai šo ierīci nebūtu iespējas sabojāt, attālināt un iespējas izdarīt kaut kādas nelegālas darbības. Tā pašā laikā arī lietotājs ir līdzatbildīgs, lai arī tas tīkls, kas ir uzbūvēts līdz šai iekārtai, būtu līdzvērtīgs visām šī drošības pasākumiem. Tā ir tāda lieta, ko šobrīd mēs tur tā, caur pirkstiem bišķi skatāmies, jā, bet ilgtermiņā es pieļauju to, ka tas būs viens no ļoti svarīgiem momentiem, kam tiks pievērst ļoti liela uzmanība. Es domāju, sevišķi tie, kas bankas, par to es domāju jau sen. Parasti objektos cilvēki tā drusciņi vieglprātīgi uz to varbūt attiecās, jā, teiksim, jo varbūt esat dzirdējuši mums pēdējie testi, pieņemsim, KNX asociācija laika pa laikam veic tāds tests, cik daudz brīvas ir KNX sistēmas. Un izrādās, viņi saka, viņa Latvijā atrod kaut kādas 50 sistēmas, kurām mierīgi tu var pieiet klāt un visu kaut ko mainīt. Cilvēki pat par to nav padomājuši, ja viņi ir uztaisījuši fiksēto IP adresi, kurā tu pilnīgi mierīgi var pieiet klāt, iet. Nebija prasības. Jā, nebija prasības, bet viņi saka, kas notiekās, jā. Jo šobrīd mēs strādājam arī par to, kā jau es teicu, mainās arī paši produkti. Un, ja mēs runājam par KNX, tad šobrīd ir lietas būtība tāda, ka jaunā paudzes produkti strādā pēc principa, kad ir kodēts signāls starp ierīcēm. Ja pirms tam šis signāls bija ļoti vienkāršs, viņš viegli nolasāms, un ja jūs atstājat atvērts vārtus, tur jebkurš ieiet iekšā, paskatās, kas tur ir, paņem visu izslēdz un pasaka, un tu atnāc un instalātors saka, es neko nevaru izdarīt, tur viss ir nobeigts. Viss tās iekārtas ir pazaudējušas adreses, tur viss ir nodzēsts, nulles, ja, viņš nevar neko izmainīt vairs. Viss ir sabojāts sistēma, vienkārši tev jāpērk jaunu. Un tad cilvēks saka domāt, ko es tādu izdarīju.
Bet tas ir runājot par šo te Kyber Security, līdzīgi ir tāpat ar visām šīm te uzlādes iekārtām, atbilstoši tiek ražotas pēdējām šīm te prasībām, kādas ir uz doto brīdi pieejams. Un otra lieta ir arī, ja mēs runājam par jaunākās paudzes elektroautomobīļu prasībām, ir, droši vien esat dzirdējuši, ir tāds plug and charge. Ir dzirdēts tāds slamvārds mūsu leksikonā, bet tā ir būtība, kad jūs elektroautomobīlim pievienojat savus personālos datus. Ko tas nozīmē? Kad jūs piebraucat pa uzlādes stacijas un iespraužat spraudni, notiek komunikācija ar elektroautomobīlu un atpakaļ. Viņš saprot, ka atbraucāt jūs, jums uz konta ir nauda un jūs varat lādēties. Jums nekas nav jādara, jūs mēneša beigās vienkārši saņemat rēķinu par to, kad notikusi uzlāde. Bet šeit atkal slēpjās, kā jau es teicu, ļoti daudz personālie dati tiek apmainīti caur sistēmām. Un tai sistēmām ir jābūt drošām. Līdz ar to šai te iekārtai jābūt drošai un jānodrošina tas, ka jūsu datus neviens izņemot jūs vai arī banku gadījumā, ja ir runa par kaut kādiem naudas līdzekļiem un personāliem datiem, nekur nenoplūst un neaiziet. Labi, šī daļa ir tā. Nākošā daļa, kā jūs redzat, kā jūs teicu, ir divi veidi šai integrācijai. Viena lieta ir, kad jūs varat šortiem peak kontroleriem un ar šo te sistēmu, un otra lieta ir, ko mēs šobrīd arī atbalstam, tas ir runa par load management. Plus, jūs varat, ja mēs runājam par load management, ko tas nozīmē, šeit vairs nestrādā tas peak kontrolers kā mērīšanas iekārta, bet jums ir mēriekārta galvenajā sadalē, kura saka par to, kāds jums ir galvenās sadales patēriņš. Caur šo te protokolu jūs nododat informāciju uz šo te iekārtu, un viņi saprot un seko līdz tam galvenam patēriņam. Un likumsakarīgi tad jūs varat pateikt, ka, pieņemsim, elektroauto uzlādē, es gribu atvēlēt tik un tik daudz jaudas, ja, sadalīt viņus sektoros, segmentos, grupās un tā tālāk, un tādā veidā to izdarīt. Šobrīd, ja nemaldos, tie 20 dažādi sektori, ko jūs varat izdalīt kā grupas atsevišķi, un viņš var sekot līdz 20 dažādiem patērētāju grupām. Ja. Un tas ir ļoti daudz. Jau, manā tādā sākotnējā skatījumā, ceļš, ja jums ir stāvi, pieņemsim, ir stāvvieta, kur ir 1., 2. un 3. stāvs. Jums likums arī sadalas katrā stāvā ir savs, ja, un tad jūs veidojat šo te grupu, ka šī grupā, pieņemsim, ir 10 sadalas un tā tālāk, tā tālāk. Mūsu galvenā priekšrocība ir tāda, ka mēs ļaujam salikt vienotā tīklā gan šīs stacijas, gan šīs te ātrās uzlādes stacijas. Viņas nav atsevišķi, ja, bet viņas ir ar integrētu tīklu, un jūs sekojat līdz gan ātrai elektroauto uzlādē, gan arī šai te mazai elektroauto uzlādē. Viņas viss ir vienotā tīklā. Šobrīd veiksmīgi tas strādā, pieņemsim, Igaunijā vairākos lielveikalos. Viņi piedāvāja tā, viņi teiks, jūs varat uzlikt lielu elektroautomobīļu uzlādi, bet mēs limitējam, jo tāpēc, ka mums veikala kopējā jauda, ja jūs 180 kW tur bliezīs galveno ievadārā tanīs pīķu stundās. Līdz ar to viņi izmantoja šo te peak kontroleri, jo arī tam operatoram, kas uzliek šo te staciju, viņi te interesē, lai tu atbraucot var lādēt ar maksimālo jaudu. Ja tu atbrauc un tur lādē tikai 50 kW, kā te bija tas zemkopības ministrijas projekts, ja, jautrais. Ja tu lādē tikai ar tur to mazo jaudu, tu saki, kas tev pa staciju, ko tu maksāji par to? Kāpēc? Es te atbraucu 180, es gaidu 180, tā viņi tur nav. Tad šī gadījumā tas peak kontrolers atļauj izmantot šim te operatoram, viņš nedabūs nekādas soda sankcijas, jo tas galvenais automāts, jo veikals pateica, nedodies, tas automāts nostrādās, ja, tev būs soda sankcijas, ot šitādas. Ja, tur maksā 5000 par katru atslēgumu. Ja. Tev tur biznesa vispār nekāds nebūs. Ja. Tad šī te iekārta nodrošina to, lai šis atslēgums nenotiktu, un klienti tajā pašā laikā var izmantot maksimālo jaudu, tādā brīdī pieejama. Tas runājot par šo. Ja mēs runājam priekš mājām, protams, ka tas ir runa par to, cik ērti un viegli ir integrēt un izveidot šo te visu kopējo bildi. Un ja mēs runājam par daudzdzīvokļu ēklām, tad mēs saprotam to, kas mums ir svarīgs. Tātad šī load management sistēma atļauj mums veidot sarakstus ar dzīvokļiem vai lādētājiem, kas mums atrodas šajā kopējā bildē.
kam tas ir vajadzīgs mājas īpašniekam, lai viņš mēneša beigās piestādītu rēķinu atbilstoši katram, ko viņš ir patērējis. Protams, ideālā variantā mēs jau vienmēr gribam, lai mums pieslēgums būtu pie tās pašas sadalas, kas mums ir daudzdzīvokļu mājā, kur ir mūsu, teiksim, dzīvokļu sadala. Jautājums, kā tas pareizi ir izbūvēts šajā te konkrētajā kompleksā? Vai tas ir tādā veidā izbūvēts? Likumsakarīgi diez vai. Atkarīgs ir no investora, kā viņš to ir paredzējis, kā viņš to ir izdomājis. Ja viņš mēģināja taupīt naudu, tad viņš uzlika galveno sadalu un dzīvokļos ir atsevišķie Latvenergo sadalas. Bet es tagad redzēju vienu variantu, kad bija šī sadala ar skaitītājiem bija lejā viss. Ja, un tad viņiem uz dzīvokļiem aizgāja tādās rīnies. Tas bija tā diezgan īpatnē. Mainījusies likumdošana, tad jābūt kaut kādā noteikta attālumā no dzīvokļa skaita. Tas tagad pamainījās. Nedrīkst vairs baigi tālu nest. Ok, labi. Tā, tas atkal ietekmē šo te risinājumu. Tas nozīmē to, ka jūs nevarat pie sava privātā, teiksim, pielikt skaitītāju nosaukumu. Pēc skaitītāji darīt, ko gribi. Pēc skaitītāja to es zinu, ka tur var darīt, ko tu gribi. Latvenergo ir vienalga. Bet ir jāsaprot tas, ka teiksim, šī te piekļuva ir svarīga tāda, kad jums atrodas uz ielas. Ja? Tā pašā laikā jums ir jānodrošina uzskaita par kilovatstundām, kas interesē jebkuru lietotāju. Un tā tālāk. Un līdz ar to vēl beigās mājas īpašnieks spēj šo te visu nodot kopējā. Vēl viena interesanta lieta, kas atrodas šeit stacijā, ir RFID. Ja, tas arī ir pieejams šeit stacijā. Kāpēc mums ir vajadzīgs RFID? Teorētiski ir tā, teiksim, jums ir mājas stacija, jūs varat uz vienas kartiņas sasēdināt. Man ir tagad darba stacija, pieslēgt uz RFID kartiņas, es tikpat viegli varētu arī to mājas staciju, teiksim, ja man nepieciešams būt, jo tā ir publiskā vieta. Jums ir svarīgi šī gadījumā šī piekļūtai vietai. Jā, teiksim, lai jūs varētu izslēgt un teiksim, nodrošināt šo te uzlādi par maksimāli efektīvāko jums jaudu un tā tālāk. Tā kā viss šis te informācija ir svarīga. Un kā jau es teicu, šis te load managements, kas ir likumsakarīgi, šobrīd arī mēs ar kolēģis arī saņēmis elektroautomobili, viņš dzīvo daudz dzīvokļu mājās, un viņiem sētā ir šis te projekts, un īpašnieks pasaka, mums ir 80 ampēru uz visu 25 dzīvokļiem. Viss, te vairāk nav, tur ir 80. Ja jūs man šitas te nostrādās, visi dzīvokļi bez gaismas, uz redzēšanos jūs savām uzlādēm. Tinaties no šejienes, ja. Teiksim, un līdz ar to ir spiests, teiksim, cilvēks, teiksim, ar to sadzīvot. Tāpēc ir nepieciešama šī load management sistēma, kurā jūs uzliekat, ka tikko tiek sasniegt 80, tā jūs sāk limitēt, ja. Vai arī pilnībā atslēdz visu šo te sistēmu. Protams, šobrīd viņš saka, tur ir 2-3 lādētāji, ja, kas tur gribētāji un tā tālāk. Bet vienu dienu tur viņi būs visi 20. Ja, teiksim, viņi to ļoti labi apzinās, un tad vai tie 80 pietiks uz visiem 20. Kā tas tiks sadalīts. Ja? Īpatnība ir tāda, ka šis load management sistēmā ir iekšējais tas managements, kur jūs varat izvēlēties. Un pieņemsim, viens dzīvo tur biezais VIP dzīvoklī, ja, un viņš saņem VIP kartu, un viņš vienmēr būs pirmais, kam lādējās šis te automobils. Tur tāda opcija arī eksistē. Ja? Pieļauju, ka darba vietā droši vien direktoram būs tā VIP vieta. Es teicu, nifigā direktoram, es teicu, tas ir jāliek nevis direktoram, bet servis džekiem, jo tāpēc, ka viņiem vajag ātrāk uzlādēt automobīlu. Un direktors lai sēž, tur nav kur viņam vazāties, kur riņķi. Labi. Jā, kā jau es minēju, stacijas 3 veidi, 7,4, 11 un 22 kW bāzes, teiksim, tie modeļi ar visām jau šīm te RFID midmeters arī ir iespējams. Kam mēs runājam par midmeteri, teiksim, tas ir certificētie skaitītāji uz borta. Vācijā tā ir by default prasība. Somijā tā arī jau sāk veidoties by default prasība, sevišķi, ja tā ir publiskā vieta, lai būtu skaitītājs, kurš ir komerc uzskaitē uz borta, nevis kaut kāds elektronisks skaitītājs, ja, teiksim, kurš nav certificēts. Tāpēc šeit parādās tāds lodziņš, kur ir redzams mid skaitītājs. Vācijā vēl ir interesanti, viņiem ir tāda prasība, kad tiek uzskaitīta
ja tas būs šī gadījumā, tas ir privātais sektors, bet ja tā ir publiskā daļa, tad tiek uzskaitīta tikai tā elektroenerģija, ko lietotājs lieto sava elektroautomobiļu uzlādē. Jo, kā jūs saprotat, stacija stāv, jūs no rīta piebraucat, viņi visu nakti deg tur tās lampiņas, viņi tur darbojās. Skaitītājs te gājas priekšu. Jūs no rīta atbraucat un paņemat visu to, kas tur bija, kas saka, uzkrājies jau tajā skaitītājā nosacītajā. Tad Vācijā ir šī prasība, ka tiek uzskaitīts tikai un vienīgi tā elektroenerģija, kas tiek jums fiziski pārdot. Un tā elektroenerģija, ko viņš tur sev, kas saka, patērējis, tā paliek, kas saka, šim te operatoram uz viņas sirdsapziņa. Tas ir runājot par šīm te uzlādes stacijām. Jā, un, protams, energoefektivitāte un tā tālāk. Jā, es jau minēju par šo te load managementu un tā galvenā būtība, kā jau es teicu, tas ir saistīts tieši ar šo te slodzes managementu. Un teiksim, lai to labāk saprastu, kā jūs redzat, šeit ir dažādas, šis ir viens no mūsu tādiem produktiņiem, jā, saucamiem Harmony BX industriālā tipa datoriem. Protams, viņš nav paredzēts likšanai laukā. Tas pats ir saistībā ar visiem rūteriem. Ļoti bieži mums nākas saskarties ar problēmām, kad cilvēki uztais gudru sistēmu, ja, un tad saliek rūterus, bet saliek rūterus lētos kaut kādus TP-linku, ko izmanto mājsaimniecībai. Un teorētiski tas ir industriāls risinājums, tur jūs nevarat tādas likt, ja. Viņš mitros un vibrācijas apstākļos vienkārši iziet no ierīnas, ja, un nenodrošina to, ko vajag. Bet ko nozīmē šis te load managements ir tas, kad, ja, kad jūs sasniedzat šos te pīķus, ja, teiksim, ka šis te pīķis tiek izmantots tādā gadījumā ar citu krāsu, droši vien mēģināšu uzzīmēt. Šis te strāvas uzlāde tiek izmantot šādā te veidā, ja, teiksim, nevis tas pīķis uziet augšā un elektroautomobīļu uzlāde neļauj to izmantot tādā griezumā, kā jūs šeit redzat. Un kā jau es minēju, šis te cyber security, viens no punktiem, kas nav mazsvarīgs, ja mēs runājam par šo te elektroautomobīļu uzlādi. Un ja mēs runājam par šīm te kopējām sistēmām, es jau pašā sākumā minēju mājsaimniecībām, ja, šo te risinājumu. Tas pats līdzīgs ir risinājums, ja mēs runājam ar šo te load management sistēmu. Tieši runa par to, tas pat labi, jūs, piemēram, kolektīvu daudzdzīvokļu mājās varat izmantot saules paneļus, kurš jums to liedz. Ja, teiksim, mājsaimniecības, tas saimniecības īpašnieks, ja, teiksim, uz mājas jumta ir uzlikt saules paneļi, kurus jūs varat integrēt šajā kopējā sistēmā un tādā veidā nodrošināt arī daudz efektīvāku enerģijas izmantošanu, sevišķi elektroautomobīļu uzlādē, jo daudzdzīvokļu mājās tas ir daudz efektīvāk, jo likumsakarīgi ne visi brauc uz darbu. Mājās var būt mājsaimniece, ja, kurai bērnus ir aizvedusi uz skolu, viņi pēc tam atgriezās apakaļ, un viņai vajag to mašīnu uzlādēt pa dienu. Un viņi to var izdarīt ar daudz efektīvāku enerģiju, ja, teiksim, tā, kas ir zaļā un atrodas jums uz mājas. Otra lieta, protams, to var izdarīt arī, ja mēs runājam par birojiem un birojēkām. Protams, šī pēdējā jaunākā tendence šobrīd, ko es esmu saskāries, kad es biju Igaunijā, biju pārsteigts, kad ļoti daudz cilvēki interesējās tieši par šīm te bateriju risinājumiem. Kad integrē vēl kopējā visā šī bildē iekšā akumulators. Un pa ko iet runa, es saku, kāpēc tieši tāda? Es saku, jums taču Ziemeļu valsts šeit tā saule tur tik briesmīgi nav, ka jūs varat tur tik daudz saražot, lai sakrāt tajos akumulators tā tālāk. Viņi saka, birža. Biržā ir nulles, biržā ir mīnusi. Viņi saka, un tad mēs tādīs akumulatoros iekšā. Viņi saka, un tad, kad ir šitie te plus, tur, kas tur bija tie baigie, uz otru pusi, tad mēs ārā no viņiem. Viņi saka, mums tas akumulators tur atmaksāsies. Es saku, ok, labi, interesanti. Jā, bet Schneider Electric, jā, no janvāra mūsu asortimentā būs arī šāds te produkts, es domāju, nākošos SLO ziemas dienās droši vien arī pastāstīšu par šo elementu, jā, teiksim, tur ir 210 kW akumulātoru stacija, jā, teiksim, ar visu to apsaisti, kā nu viņa darbojās un ko viņa dara, teiksim. Un arī tur ir šī te integrācija kopā ar uzlādes stacijām, jo tur iet runa tieši par to, ka arī tad, kad jums ir šī te pīķa stundas nepieciešama, jums atbrauc elektroautomobīls un viņam vajag tos 180 kW,
viņš to pīķi nokompensē, ja jums tas pieslēgums ir maziņš. Ja? Tur sākās tāda spēlēšanās jau ar tādu tā kā mazu mikrogrid menedžmentu, kas paliek interesants. Ja? Bet, kā jau es teicu, visa šī elektrolieta vienmēr būs aktuāla un vajadzīga jebkurā vietā. Nu jā, un šeit jūs varat redzēt to kopējo bildi, kā izskatās EcoStruxure EV Charging Experts. Tas ir šis load management sistēma. Tas ir, piemēram, pa 3 fāzēm var redzēt šo noslodzi, kādā veidā šīs noslodzi tiek sadalīta. Īpatnība arī projektējot, droši vien projektētāji pamanījuši, ka, ja mēs runājam par uzlādes sistēmu, tad uzlādes sistēmai parasti tā, ja vienmēr ir pieraduši to, ka fāzējums vienkārši visām sistēmām ir viens, tad elektroautomobīļu uzlādē fāzējums tiek grozīts pa fāzēm uz priekšu. Katra stacija ar fāzēm 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kāpēc? Tāpēc, ka eksistē vienfāzu uzlādes sistēmas, un ja piebrauc jums 3 vienfāzu mašīnas, un ja jums fāzējums ir viss identisks, tad jūs vienu fāzi vienkārši nosēdināt. Ja? Un tas atkal rada problēmas, ja? Jo, teiksim, tāpēc, ka load management sistēma reaģē, un, kā jūs zināt, Latvijas Energo arī reaģē uz ražošanas jautājumu no saules paneļiem neatkarīgi. Ja jūs vienu fāzi esat tērēt, tad jums ir patēriņš. Neatkarīgi no tā, cik jūs, ka nav šīs sadalījums pa fāzēm un tā tālāk. Protams, šeit ir attālināta iespēja darbināt, ieslēgt, izslēgt, monitorings, vēsture, kļūdu, bet vēl, un kā jau es teicu, arī šī piekļuvas kontrole, ja, teiksim, tātad to pilnībā var vadīt šis mājas īpašnieks, teiksim, jūs esat samaksājis rēķins, jums ir piekļuva. Rēķins nesamaksājot, viņš vienkārši atslēdz uz redzēšanos, tu neko te nelādēs vairāk. Jā, teiksim, tā kā tāpatās kā labi trakākāks, ko es esmu redzējis no tādas ierobežošanas lietas, bija viens cilvēks, kurš teica, es gribu uzlikt KNX sistēmā tā, lai man ūdens skaitītājs, tad, kad es sasniedzu kaut kādus noteiktus daudzumus, viņš atslēdzās un ūdens tiek nogriezts. Es saku, stādies priekšā, tu tagad dušā mazgājies, tu esi sasniedzis, saziepējies forši, un tu sasniedzi savus tos kubikmetrus. Un ūdens tev automātiski nogriežas. Ka tu saziepējies tagad iesi. Tagad cilvēki kādreiz mēdz būt arī tādi ekskluzīvi šī lietā, ka izdomā dažādas šos limitācijas veidus. Līdzīgi tāpat droši vien ir ar elektroenerģiju. Es nedomāju, ka kāds būtu gatavs pateikt, ka es tagad, ka man būs sasniegt konkrēti kilovati. Lūdzu, visu slēdziet nost, ja es vairāk netērēšu neko. Tā kā tādi elementi. Protams, ka tas ir gan laika ietaupījums, ja, teiksim, šī instalācijā, gan svarīgi, kas ir mums lietotāji šī ekspektācijas, kad tāpat jau šī sistēma un pieredumi ir diezgan sarežģīti, lai viņi būtu salīdzinoši viegli un ērti lietojami. Kā jau es teicu, tas ir šie digitālie tūli, kas atbilstoši palīdz elektriķiem gan uzstādīt, gan palaist šo sistēmu salīdzinoši viegli un ērti. Jā, teiksim, šeit ir tie ekrāniņi, ja, ko elektriķis redz, kādā veidā to palaist. Šeit ir kādā veidā pieslēgt Wi-Fi, ja tas ir Wi-Fi. Ja tas nav Wi-Fi, tad likumsakarīgi kādā veidā tīklu viņš automātiski, ja tā ir digitālā sistēma, viņš automātiski atrod. Šeit tas ir tas, ko es minēju, teiksim, vai tā ir vienfāžu vai trīsfāžu sistēma, lai pareizi nolasītu datus un sekot līdz fāzējumam. Un šeit ir saistība par to, kādā veidā integrēt šī EV charger kontroleri. Un jūs redzat, teiksim, kad ir vairākas stacijas ar dažādiem nosaukumiem, kur un kā viņas atrodas. Tas pats, ko es minēju arī par šiem peak kontroleriem. Tie paši peak kontroleri, kas bija priekš mājas stacijām, arī šī gadījumā precīzi tas pats variants, ja, teiksim, kad jūs sapārojat šīs iekārtas, jūs varat izmantot, kā jau es teicu, līdz 6 iekārtām, 200 metri, kā jau es minēju iepriekš. Un šī kopējā bilde. Tās šodien man viss tādā īsā stāstījumā, tas īsais stāstījums. Es jūtu, ka jūs piekusāt. Es daudz runāju. Mēģināju maksimāli daudz jums pastāstīt. Laiks jūsu jautājumiem. Tas peak kontrolers, viņš caur strāmaņiem padod to signālu uz uzlādes staciju. Jūs teicāt, ka ir tāds popīgs vārds, jo viņi ir peak kontrolers.
ir vadi, kas aiziet uz uzlādes staciju, un PIC kontroleram ir straumaiņi, kas nolasa informāciju, un plus viņam ir 3 fāzes, kurš ir pieslēgts pie šiem te vadiem. Un viņš pa šiem te vadiem nodod to informāciju. Viņš necaur tiem straumaiņi nolasa informāciju. Viņiem pat ir norādīts virziens. Kāpēc ir norādīts virziens? Jo viņi ņem vērā arī to, kad jums ir saules ražošanas process. Ja jums jāsaprot, ka straumaiņas likumsakarīgi, ja viņam nav tā virziena, tikko jums notiek saules ražošana, ko darīs, viņš arī viņu sāks uzskaitīt. Īstenībā tad jums vajag lādēt tieši, ja viņš ņem un slēdz nost sistēmu. Lai tas nenotiktu, ja šeit tas tik ņemts vērā, viņš to redz. Bet viņš, teiksim, redz arī to virzienu, ja, teiksim, tādā skatījumā. Bet komunikācija, kā jūs teicu, notiek par šiem te vadiem, un šeit atrodas uzlādes stacija galā, un viņā ir iekšā teorētiski 3 straumaiņi, kuri nolasa to informāciju, to, kas šeit no viņa tik atsūtīta. Jā, tas šim te PIC kontrolerim nāk 3 straumaiņu komplektā. Ja tas ir vienfāzīgais, tad viens ir komplektā. Nē, viņi ir universālai. Viņš ir viena referents, viņš tur nav, piemēram, 20, 40, 30 tālāk. Viņi ir šeit, jā, un plus, jā, šeit ir DPN slēdzīši, teiksim, kur jūs pirmām kārtām, pirmais, kas svarīgākais, ir sapārot. Jā, tad, kad uzliek jaunu sistēmu, vispirms ir sapārot, lai viņš redz, ka šis te stacija ir ar šo te, viņš nomirkšķinās šeit lampiņš, šeit iedegās zaļais, viss kārtībā. Un tad jūs pārslēdzat un izvēlaties to savu iestatīto limitu. Pieņemsim, kā jau es teicu, manā gadījumā tie bija 32 ampēri, teiksim, un kādā veidā tas izstās. Redziet, ja mēs runājam par elektrozudumiem, tad, ja mēs runājam par ātro elektroautomobiļu uzlādi, ir 2 parametri. Iepriekšējās paudzes, ja nemaldos, bija 94% efektivitāte. Tagad pēdējie, tie, kas ir mūsu šie te jaunās paudzes īstā ātrās uzlādes ar 40 kW jau inverteriem, ir 97%. Liekas, mazs cipars 4% tā kā uzlabojums, jā, teiksim, kas ir. Bet ir jāsaprot to, ka lielākie zudumi ir saistīti tieši ar šo te temperatūru inverteru gadījumā, jā, jo, teiksim, jums no līdzstrāvas maiņstrāvā un otrādi, tikko jūs tur darat. Un otra lieta ir, ja jūs runājat par šiem te elektrības zudumiem, jums jāapskatās automobīļa tehniskajā pasē, inverters, tas, kas ir mašīnais borta. Ja jūs nodarbojaties ar lēno uzlādi nepārtraukti, tad šis te inverters ir tas, kas nodrošina to uzlādi. Viņš pārvērš, ja, jūs to līdzstrāvu maiņstrāvu pa līdzstrāvu, ja, teiksim. Un tur ir jautājums, cik efektīvs ir tas uz borta. Ja, cik viņi labi viņi ir uztaisījuši. Otra svarīga lieta ir, cilvēki domā, ka viņi var izdzīvot tikai ar ātro elektroautomobiļu uzlādi. Mums līdzīgi labs piemērs mums, viņš ir Igauns. Labi, mēs viņu neapbižosim. Viņš ir Igauns, viņam ir elektroautomobīls, viņš dzīvo daudzdzīvokļu mājā, viņš lādējas pie darba un lādējas kaut kur. Bet viņam nav mājas un lēnā uzlāde. Viņam neinteresē, viņš ir Igauns. Viņš kā brauc tā lādējās. Viņš var Tartu dzīvojot 15% elektroautomobīlim, viņš izdomā, viņš brauks uz Tallinu. Ar 15%. Tur nekur nevar aizbraukt, bet viņš izdomā, ka viņš brauks. Jā. Un tad viņš kaut kādā brīdī, kad 5 palikuši, izdomā, ka tagad laikam jālādējas kaut kur. Bet būtība, ko es gribēju minēt, ir tieši par šo te ātro uzlādi. Ir viena svarīga lieta. Elektroautomobīlam akumulators sastāv no ļoti daudz dažādām šīm te, kā viņi sauc, jačeikām. Es pat nezinu, kā latviski. Šūnām. Pareizi. Tas ir bites un šūnas, jāatcerās šis te vārds. No šūnām. Elektroautomobīlī DC sistēmā ļoti svarīgs ir moments, lai šīs te šūnas būtu sabalansēts. Tas ir must, ja, jo viņš vienmēr skaita pēc apakšējās, ja, un ir 2 veidi sistēmas. Vecajās sistēmās bija tā, kad šī te balansēšana notika pēc izlādes principa. Ja šūna ir augstāka, tad viņi vienkārši
caur pretestību izlādējās un rada siltumu. Ja? Līdz ar to akumulators silst. Jaunajās ir tā, ka viņš tagad, lai būtu tā lielāka efektivitāte, no tās tukšās uz to pilno dzenā. Bet tas notiek lēnām. Viņš to nevar izdarīt ātri, jo tas šūnas ir daudz. Tur tie, ja jūs apskatīsieties, teiksim, ekrānu, kā izskatās elektroautomobīļu uzlāde, tas akumulators, viņš ir šūnas, PLC pa virs kontrolieris, kas kontrolē šīs te šūnas, lai viņas būtu maksimāli sabalansētas. Šūnas, kontrolieris. Un kas notiek, ja mēs veicam nepārtraukti ātro uzlādi, automobīls sāk to neļaut. Viņš sāk ierobežot, viņš sāk darīt to lēnām. Viņam, teiksim, šī te līkni, ja mēs runājam par elektroautomobīļu uzlādi, kas ir interesanti, jūs varat katrai mašīnai atrast personalizētu šo te līkni. Ja mēs runājam par ID4, tad viņa izskatās apmēram tāda. Pa DC uzlādi, teiksim, es šeit ielikšu 5%, šeit ielikšu 80%, un šeit būs 100%. Mēs runājam par DC uzlādi, ja jūs atbraucat ar siltu akumulātoru, tad viņš izskatīsies tāda. Pat šitā. Un šeit ir 180. Ja jūs runāsim par lēno uzlādi, tad viņa ir šāda. Un tā lielākā, es te bišķi palaboju, ka viņš līdz 80 lādējās vēl šeit var būt kaut kas tuvu pie 50, šeit labākā gadījumā jums būs 20. Tie pēdējie 20% notiek šī te sabalansēšana, jo saprotat, akumulātori ir salīdzinoši pilni, viņš mēģina viņus sabalansēt. Un kas bija interesanti, tam Igaunim viņam nepārtraukt lādējoties ar šo te ātro uzlādi, viņš, protams, dzina viņu līdz 100, viņam sāka ierobežoties nobraucamā jauda, vienkārši sāk samazināties. Viņa paliek, teiksim, normāli viņam būtu, viņam ir ID7, viņam būtu normāli pie kaut kur pie 600-700 km, viņam sāk palikt 400. Un viņš vairāk nedod. Jā, teiksim, lai arī viņš lādē, viņš laiku lādē ar to ātro uzlādi. Jā. Viņš sāk ierobežot, tā akumulātora kapacitāte krītās. Viņš neļauj braukt vairs normāli. Tāpēc ir jāsaprot, ka šī te lēnā uzlāde ir basics, mašīnai patīk, viņa lādējās smuki, viņa sakārto visu sevi iekšā kārtīgi pa tām tapiņām, capiņām un par šūniņām, bet šī tā ātrā uzlāde ir gadījumās, es, piemēram, braucu garāku ceļa gabalu, šeit es uzlādējos, es aizbraucu tur, uzlādējos, es atbraucu, un šeit es atkal viņu akumulātoru sakārtoju. Vēl kādi jautājumi? Vai pie mums ir jau uzstādīti kādi lādētāji ar mīgu skaitītājiem patiešo slēgšanai pie sadalstītājiem? Patieši. Bez uzskatīt sadalīt. Tā šobrīd neviens arī neuzstāda. Jo jebkuri arī šīs te lielās uzlādes stacijas, jebkurā atrodas sadales tīkla skaitītājs. Neesmu dzirdējis par variantu, kad jūs varētu tiešā veidā to nodrošināt. Jautājums, vai Latvenergo to akciju? Es nedomāju, ka viņi šobrīd... Viņi plāno taisīt kaut kādu uzlādes tīklu savējot. Kaut kādos pieņemsim. Es domāju, ka viņi arhitektūriski būvēs tāpatās. Uzskaits sadalu un pēc tam uzlādes stacijas. Īpatnība ir tāda, labi, ja mēs runājam par DC stacijām, tad šeit viņi ir labi, viņi ir DC tīklā. Ja mēs runājam par AC stacijām, ja mēs runājam par DC stacijām, tad DC stacijām skaitītājs, mīd skaitītājs uz borta ir DC pusē. Jā, un līdz ar to, sapratāt, tur ir bišķi starpība. Jo man, bet man kā patērētājiem interesē šī strāva, ko man akumulātorā iedzina. Man neinteresē tā, kas tur atnāca šurpu. Tā interesē Latvenergo, ja man interesē šī strāva, man neinteresē to, ko tur Latvenergo šinī galā, kas te pazūd kaut kur vēl. Tad viņš jau to... Viņš var, jā, bet viņam tāpatās, tu nevar mainīt, tu saprati, spēles noteikums, jā. Tāpēc es sev skaitīšu savādāk. Un starp citu, Latvijā šobrīd, ja mēs runājam par šo te
elektronisko maksājumu veidu norēķiniem lielākais bloķējošais punkts mums ir valsts ieņēmuma dienests. Jo Latvija vienīgā valsts šobrīd, kur ir šīs te prasības par elektronisko tā saucamo darījumu reģistrāciju un saglabāšanu tādā formātā, ka tas nav iespējams izdzēst. Tad tas nozīmē, ka katrā uzlādes stacijā ir jābūt kaut kādai kases aparātam elektroniskam, kurš to saglabā un uzskaita. Un tāda prasība ir pie mums Latvijā un Austrijā. 2 valsts. Visa Eiropa ir izdomājusi, ka viņiem nevajag tādas. Bet mums vajag. Ja mums visi zagļi. Zagļi. Zog. Visi zog. Diemžēl, jā, tas mums no padomu laikiem velkās līdzi, ja, kad, ja ir, tad var nozagt. Ja var nozagt, tad ir jāsit pa pirkstiem. Jāsit pa pirkstiem, vēl neesi nozadzis, bet jau pirksti ir nocirsti. Lai nav kārdinājums. Labi, jautājums ir, uzstādām, izmantojam pēc 2 gadi, kaut kas notiek. Ir kaut kāda servisa kompānija? Šobrīd ir tā, ja mēs runājam par šādu privāto sektoru un tā tālāk, teiksim, ja mums ir servis cilvēki, ir tā saucamie flying doctor, kritiskos gadījumos, bet, ja mēs runājam par mājas uzlādes stacijām, likumsakarīgi elektriķis tiek galā. Salīdzinoši vienkāršas problēmas. Lielākoties problēmas, ko es esmu saskāries šobrīd, ir tādas, ka nemāku tīklu pieslēgt, nemāku to instrukciju. Es saku, instrukciju atvēru, sapārot, pieņemsim šo te PIC kontroleru ar staciju. Es saku, atvēru instrukciju pa punktam. Punkts 1, punkts 2, punkts 3. Jo mums jau parasti kā ir elektriķiem, kur instrukcija ir vispirms. Viņi tiek meklēti pēc tam izkastē, jo meistars pielieku, viss strādās. Nestrādā. Un tad sāk meklēt instrukciju. Ja? Tā ir viena lieta. Otra lieta, ja mēs runājam par šīm lielajām uzlādes stacijām, arī likumsakarīgi mēs šobrīd meklējam partnerus. Jā, ir tādi, kas grib ar to nodarboties. Ja mēs runājam par OCCP lielajiem partneriem, tad viņiem jau ir šīs komandas, kas ar to nodarbojās. Mēs varam nodrošināt bezmaksas apmācību. Jo viņi likumsakarīgi pamatos jau zina, kā tā sistēma strādā, viņiem ir vajadzīgs tikai mūsu īpatnības. Ja? Viņi tās iegūst un viņi pēc tam zina, kā ar viņām darboties. Tas pats ir saistībā ar šo lielo staciju apkalpošanu un garantijas servisiem. Ja, teiksim, ja mēs runājam, mēs gribam garantiju, piemēram, šobrīd ja mēs runājam par tādu uzlādes staciju, tad viņas dzīves cikls līdzīgs kā jebkurai elektroniskai iekārtai 10 gadi. Tas tā tiek uzskatīts. Ja, teiksim, tas tāds, pieņēmums ir kopējā. Tas pats ir ar inverteriem un visām šīm elektroniskajām daļām. Viņām dzīves cikls ir 10 gadi. Kabeļiem dzīves cikls, ja nemaldos, tiek rēķināts 25 līdz 50. Jā, es pieļauju, ka tur, tas ir tas parametrs. Protams, mēs ļoti labi apzināmies, ka šobrīd tā uzlādes infrastruktūra, viņi vairāk stāv, mazāk lietojās. Ja, tur, kā jau es teicu, ātrās uzlādes stacijas, es priecājos, ja, kad 300 kW stacijas stāv, ja tur 4 gabalas, tu piebrauc, stāties priekšā, cik lielam trafikam jābūt, lai viņas noslogot tā, ka tur stāvēt rindā kāds un gaidīt. Ja. Bet teorētiski tā, ka jūs tur pavadat 10-15 minūtes un jūs no turienes braucat projām, ja. Jūs tur nestāvat tā tālāk. Bet, cik es zinu, Rīgas pilsētā, pieņemsim, ilgtermiņa stāvvietās ir paredzēts vai 7 vai 11 kW uzlādes stacijas. Tas ir tas redzējums, es esmu redzējis pat tās bildes, kā tas izskatās, teiksim, un tā tālāk, teiksim, ka tur ir uzlādes stacija, jūs atbraucat parkingā, noliekat mašīnu, pieslēdzat 7 kW, ja jūs tur 3-4 stundas esat, jums pietiek aizbraukt līdz Liepājai. Teorētiski jums tur nevajag neko vairāk. Eksistē kāda risinājuma, lai reiz no saules paneļiem pārīto pēc strāvu uz mašīnu? Bija viena zviedru kompānija, redzēju, viņi to izskatījās, bet, kā jau es teicu, tas ir saistīts tieši ar šo te integrāciju, kad jūs taisat, redziet, tur tā lielākā problēma ir tieši šī te, jūs varat no saules paneļiem iedzīt akumulatorus. Jo lielākā problēma ir tā, ka saules paneļiem ir nepārtraukti šī te ļoti liela variācija. Un tas, kas elektroautomobilim, kā es teicu, viņš mēģina to ierobežot. Viņš viņu visu laiku seko līdzi, viņš viņam pretī tik daudz, cik viņš tajā brīdī var. Ja jūs ar tādiem saules paneļiem, jums uznāk mākonītis, jums ir čūks.
čūks. Tā ir viena lieta. Otra lieta ir, mēs skatāmies no tāda inženieru viedokļa. Kādā veidā notiek saules paneļu strāva, kur viņa nāk iekšā šī līkne. Ja mēs skatāmies, teiksim, tādā griezumā, labi, DC strāvā varbūt savādāk, ja mēs runājam par AC, tad likumsakarīgi viņi griežās iekšā frekvencē kaut kādos punktos. Viņa nenāk frekvenci ideālā veidā, viņa griežās iekšā frekvenci atsevišķos punktos, un viņi to frekvenci sāk kropļot. Tas, kas Latvenergo nepatīk, un viņi arī īpaši nav priecīgi par to, kāpēc viņi atļauj tikai atsevišķus inverterus, kuri šo te kropļojumu mazina. Teiksim, ir filtri, kas to nodrošina un mazina. Un ja mēs runājam par tādu tiešo dzīšanu mašīnā, es saku, tā lielākā problēma to, ka saules paneļu tas pienesums ir šitāds, minūtēs pat varbūt. Ja? Un tas ir tas, kas nevienam nepatīk. Ja jūs runājat par akumulātoru uzlādi kaut kādu atsevišķo, jā, varbūt tās, teiksim, kas ir stacionārais, bet inverters uz mašīnu šito nesapratīs, viņam tas nepatīk. Tas tie bloķējušie punkti, teiksim, tādā tiešā. Otrs variants, ko es esmu dzirdējis, ka ļoti daudz interesējās par to, kā es varētu no akumulātora, no automobiļa akumulātora elektrību uz māju dzīt. Ir tādas opcijas, ja? Bet manā skatījumā izmantosim katru lietu savām vajadzībām. Nesāksim šo te ķīmiju, ja, kā es to saku, tas tāds pļuškinu gājiens, ja, teiksim, ka... Ir atsevišķi device, jā, bet stādieties priekšā, jums tagad tumšs pa nakti, jā, jūs, baigi forši, es no mašīnas, no rīta jums jābrauc uz darbu, jums akumulātors tukšs, mēs esam atbraukuši, labi, tur var visu kaut ko darīt. Ir varianti, kad cilvēki ir tāds adapters uz to ligstu, kur jūs lādēties, kur jūs 220 dabū ārā, un jūs varat aizbraukt uz pikniku, tur cept olas un vārīt kaut ko un darīt, jo tāpēc, ka jums liels akumulātors līdzi, ja. Tomēr 80 kW labi, jūs varat notērēt 20 aizbraucot, ja, līdz Jūrmalai, ja, bet jūs varat tur principā dzīvot teltī ar visu vērtībām, ja, teiksim, no tādas skatu punktu. Bet ķīnieši to dara, viņi atbalsta tādu funkciju. Diemžēl eiropieši pagaidām tā kā atturās no tās lietas, jo, kā jūs saprotat, tas ir, kas notiks tad, ja tā elektrība tiks pieslēgta? Ziniet, kas notiks tad? Uz mašīnas nobeidzās tā uzlādes stacija. Tas inverters, viņš beidzās vienkārši. Viņš dabūja no abiem galiem. Tāpēc eiropieši pateica, ejiet, jūs ieskrieties, tā nebūs. Mēs tā nedarīsim. Tas, diemžēl, arī ir īpatnē, jā, teiksim, elektroautomobīļi sāk diezgan daudz lietas ierobežot. Es, piemēram, meklēju, kā var atslēgt ESP ID3, 4. Viņš pateica, neko tu tur neatslēgs, viņš ir pārāk jaudīgs, viņš tev aiznesīs pa gaisu. Jā, viņam vienkārši nevar atslēgt šo te jaudas vadību, teiksim, jo, savādāk tur kā vilciņš uz riņķi tikai griezīsies, ja. Tā kā tā.